Esiet sveicināti Dārzā zem saules mūsu 5. sarunu šovā ar dārzu pa dzīvi. Esam kabrioletā, pavisam Jāņu priekšvakarā. Un ar ko tad citu mēs parunāsim, ja ne ar Jāni? Ar Jāni Buševicu. Jānis Buševics dizains veidotāji, vides studijas, vides dizaina studijas radītāju. Un vispār, ja kāds nezina Jāni, tad lūdzu uzreiz ņemam telefonus, ieejam Instagramā un atrodam Jānis Buševics dizainu un apskatāmies. Tavi darbi runā paši par sevi un, manuprāt, tev seko nepārāk daudz salīdzinoši. Man liekas, tev vajadzētu visai Latvijai, lai visai Latvijai sekot, bet es saprotu, ka tev seko tikai paši stilīgākie Latvijas iedzīvotāji, un ja kāds tāds jūtās, tad ņem un saka tālāk. Kuriem patīk tas, ko es daru? Jāni, sveicināts. Čau. Čau. Zini kā, ir tā, ka pirms Jāņiem tagad mēs visi mēģinām kaut ko sasteigt, lai mūs neaplīgo, vai ne? Nopļaut zāli kaut ko tādu. Pēc senām tradīcijām, jā. Kāds tavs projekts, ko tev jāpabeidz līdz Jāņiem? Kaut kāda, vai kāda terase, vai kas ir, vai kāds pasūtījums? Terases ir sastādītas, principā jau vajadzētu būt visam. Kādreiz ir kāds, kurš attopās, klausies, vajag, ciemiņi nāk. Bet ir kaut kādi savi tādi, visādi mazie darbiņi, bet tādi lielie projekti šobrīd nekas pat nav aplīgojami nemaz. Nē. Ir jau var pie tevis jau braukt, vai ne? Jā. Tā, kad mēs runājam pie mums te stāstu randiņu, tad es vēl nebiju skatījusies jaunumus tavā mājaslapā un rīliņos. Un pirms 3 dienām iznāca tāds jauns rīls, kur es noskatījos, man liekas, kādas 3 reizes. Es domāju, wow, kas tas par jaunumu tev? Kas tas atkal par kaut kādu tiešām tādu pārsteidzošu jaunumu, kas norauj jumtu. Pirms tam man norauj jumtu tavas meistarklases. Un tagad šīs izstāst par to produktu. Izstāst, par to produktu. Labi. Tā ir kaut kā ir sanācis, kad man ir kaut kāds vienmēr tāds bijis iekšējais kaut kāds tāds dzinulis, kaut ko meklēt, kaut ko radīt. Un reizēm ir tā sajūta, ka es kaut kur varbūt skrienu laikam pa priekšu. Jo tikko svaigi atgriezos no Amsterdamas, biju Nīderlandē, gandrīz 2 nedēļas tur pie draugiem, bišķi ar dārzu palīdzēt, kaut ko sakārtot un bišķi ar interjeru kaut kādām idejām. Un tad man sanāca paskatīties arī gan dārzus, gan vispār pilsētu vides apstādījumus Amsterdamā, pilsētā, kuru es ļoti mīlu, kuri man ļoti patīk, un es esmu bijis daudz un dikti un kaut kādu laiku arī padzīvojis un pastrādājis tur. Un tad vienu vakaru mēs sēdējām ar manas draudzenes vīru, kurš ir nīderlandietis, un mēs kaut kā arī tā par dzīvi tā spriedelējām par kaut kādiem darbiem un lietām, un viņš saka, bet laikam tu kaut kādās reizēs, ka tev ir sajūta, ka tev kaut kas tā kā varbūt tās nenotiek, ka tu esi kaut kur tā kā ielicis tā kā laikā uz priekšu, ka tu kaut kāds tas dzinulis. Bet pēc tam, pēc kaut kāda laika tās lietas tā kā sakārtojās un aiziet, un saprot, viss ir pareizi tas, ko tu dari. Un tā ideja par to jauno manu tā kā, projektu, manu bērnu, viņi radās patiesībā pagājušajā vasarā, kad savā vides dizaina studijā es sapratu, ka es gribu piedāvāt cilvēkiem augu kopšanas dažādus mēslojumus, dažādus līdzekļus, pirmām kārtām kvalitatīvus, foršus, kur ir tiešām efektīgi un labi. Un tā nākamā lieta, kad es viņus arī gribu piedāvāt tādā baudāmā veidā, kā es smējos, kad kādēļ mēs, nevis mēs, bet kādēļ, teiksim, šo te produktu ražotāji reizēm, man liekas, tā kā neaizdomājās, kad tā jau ir sadzīves ķīmija, tieši tāpatās, kā teiksim, kaut kāda flīžu tīrīšanas līdzeklis vai izlietnes vai vannas istabas flīžu, kaut kāds tīrāmais, ko mēs tur palietojam, tad mēs viņu kaut kur noslēpjam zem izlietnes skapīša, un viss. Lai neviens neredz, jo nav jau skaisti, ir kaut kāda plasmasas blašķe un krāsaina etiķete, un viss ir raips, un viss ir kaut kāds
kaut kāds tāds vizuāli varbūt netik pievilcīgs. Nu jā, un tad kaut kā tās idejas salikās, un tad es meklēju dažādus kaut kādus foršus ražotājus, un sapratu, bieži vien ir tā, ka iepakojums foršs, saturs nav tik foršs, un atkal pretēji. Tas saturs ir baigi foršais, bet tas iepakojums ir tāds, ka tiešām zem tās kapīša ir jāslēp. Un tad kaut kā tas, kaut kā tā ideja, kaut kā viņa tur tā vēlās un akumulējās un gāja, un es nonācu pie idejas, ka tad ir jādara pašam kaut kas šajā ziņā, un tā radās ideja par šo te zīmolu. Un tas zīmola nosaukums arī es kaut kādu laiku sēdēju, bet tā ideja diezgan ātri atnāca, tā impulsīvi, un es sapratu, jā, man patīk. Man patīk tas nosaukums, man patīk tā filozofija, ko es tā kā varu tam palikt apakšā, jo tā ir mana pārliecība, un tas nosaukums ir botanists un alķemists, respektīvi botāniķis un alķīmiķis. Un sen atpakaļ, protams, ir lasīt arī grāmatu Paulo Coelho par alķīmiķi un par to dzīves vērtību un filozofiju un tā tālāk meklējumiem un nebeidzamiem meklējumiem un pārdomām par dzīvi un tā tālāk. Un arī pati tā vispār alķīmiķa filozofija vai būtība vai teika tā gluži nav, bet, respektīvi, kaut kāds nostāsts un kaut kāda tā mistika visa, kas vienmēr ir ap šiem te alķīmiķiem bijusi, ka tie ir bijuši tie cilvēki, kuri ir meklējuši kā kaut kādu mazvērtīgu metālu pārvērst zeltā. Un tad man tas viss kaut kā tā salikās ar to dārznieka būtību, ka patiesībā jau kā daudzi domā, ka tas darbs ir tāds tikai puķains un tikai skaists, ja? Bet patiesībā tas sākums ir no tādiem nevērtīgiem metāliem, man tas tā salikās, ja? Kad mēs no varbūt kaut kādām nevērtīgām lietām, mēs tur kaut kādu no maza stādiņa, no mazas ēkliņas, ja? Mēs varam radīt šo te skaisto dārzu, šo te skaisto vidi, šo te skaisto kaut kādu pasakaino valstību, ja? Un tas man tā ļoti salikās ar to alķīmiķa tādu principā filozofiju un būtību, ja, kad mēs no kaut kā nevērtīgi varam radīt kaut ko pasakainu, vērtīgu un skaistu. Lūk, un tad tas kaut kā šādi arī... Bet zīmols ir tavs. Protams, vizuālais arī ir tavs. Vizuālais arī ir mans. Jā, protams. Saturs gan nav mans. Tas ir loģiski. Tas ir loģiski, jo katram ir jādara dzīvē tas, kas viņam vislabāk padodas. Protams, es neesmu ķīmiķis, bet es esmu apvienojis dažādus foršus Eiropas ražotājus un izmeklējis to, kas katram ir tas labākais. Tas viss arī ir manis pārbaudīts. Tas nav tā kā, labi, okay, ņemam šito, ja, tas viss ir pārbaudīts un ir saprast, ka jā, šitas strādā baigi labi. Un to tu esi jau pats mēģinājis, Protams. Un tas viss ir tas, ko tu jau izmanto un esi atzinis par ļoti labu. Redz, tajās dažās dienās, ko es vēl paspēju, kas mani paši uzrunāja, ka tur bija tās maskas, tev 2 veida maskas, ja? Tas bija vispār, man liekas, tā ir vesela tēma par to, ka cilvēki, man liekas, ka meitenes vispār ierauga, un vai viņas vispār saprot, ka tas nav priekš paša cilvēka. Tas ir viens jautājums, ja, bet tas ir augam. Bet to tu vēl izstāstīs, bet tas jautājums man visvairāk, pirmais, kas man uzrunāja, jo liekas, ir dažādi minerāli mēslojumi, tur tāds, tur dabīga, tur es varu, tur tā. Protams, nosformējums, tas ir burvīgi, bet tev ir 2 maskas. Viena ir orhidejām, ja? Kā viņi tur molibēna maska orhidejām, un tas vispār liek, kas tas un slāpekļa maska telpaugiem. Un tu zini, es nezinu, kam viņi, tiksim tā, vai man viena orhideja ir, bet man jau abus vajag. Izstāst par vienu, kas tās pa maskām. Labi, vai ko tu gribi pateikt? Respektīvi, mēslojumie līdzekļi viņi var būt gan tādi, kuri iedarbojās caur sakņu sistēmu, respektīvi caur sakņu sistēmu tiek uzņemti, un mēslojums var tikt uzņemts arī, protams, caur zaļo masu, caur lapām. Un šie ir divi mēslojumi, divi dažādi mēslojumi, dažādas barības vielas. Viens, kas ir domāts tieši orhidejām, jo tur ir viss tas, kas viņām, protams, patīk, jo viņām, kā jau epifīta augiem, ir pilnīgi citi augšanas apstākļi, augšanas vide, ja? Un savukārt atkal zaļiem telpaugiem, tā slāpekļa maska ir tāda, ko mēs vairāk pavasarī, vairāk vasarā mēs viņiem dosim, tad, kad ir tāda aktīva augšana, ja? Ziemā varbūt tās ar to tā dikti nevajadzētu aizrauties, jo atkal mums ir tie gaismas apstākļi, kā mums ir ziemas laikā, kad ir tumšāks.
Bet, jā, par tiem nosaukumiem arī man likās, nu, kad arī ar to tā kā paspēlēties, kad nevis mēslojums. Nē, skaidrs, ka mēslojums. Mēsli un mēslojums. Bet man likās, ka tie augi ir arī pelnījuši kaut kādu tādu smalkāku šo attieksmi. Ja? Un patiesībā, ja mēs visi arī vairāk vai mazāk lietojam kaut kādu kosmētiku, tad es tā bišķītiņi smejoties, es saku, tā ir kosmētika priekš mūsu zaļiem draugiem, mūsu augiem, ja? Un tā ir viņu kosmētika un viņu tā kā uztura bagātinātāji. Ja? Tad, principā, jā, šeit būtu tā kā, kosmētika un uztura bagātinātāji mūsu draugiem. Bet es saprotu, ka tu tur sītiņi tā kā ej arī šo mazliet dabīgo. Tas nav tā, ka šis ir izstāsts varbūt kaut kādu, es nesaku formulu, bet to izjūtu, kāda ir tava par augiem. Mēs varam absolūti iet šos NPK, kas ir šis ķīmiskais, tāds vai ne. Un tā skatos, tu esi izvēlējies tieši šo tādu. Tur viss nav tā, ka viss ir tagad pilnīgi tā kā, viss ir pilnīgi bio un dabīgs, jo ir kaut kādas lietas, kur reizēm vajag. Tieši tāpatās kā mēs, ja mēs saslimstam, reizēm mums vajag tās antibiotikas, jā, un mums vajag kaut ko tādu jaudīgāku, jā. Un tieši tāpatās ir ar augiem, jā. Ja mēs to pilnīgi 100% ejam dabīgo ceļu, tad tas rezultāts varbūt tās reizēm tad ir tāds lēnāks un tāds pamatīgāks, tad ir kaut kāda ķīmija, ja mēs varam kaut kādu uzrāvienu dabūt, kā piemēram ir mēslojums, kurš ir hipiastriem vai amariļu hipiastru sīpoliem, ja? Viņš nav tā kā bioloģiskais, bet tur atkal viss ir salikts tā, ka tad viņi augs un viņi ziedēs un būs viss tā, kā mēs gribam vizuāli viņus redzēt, tad, kad mēs gaidīsim tos ziedus. Ja? Tieši tā, jo es tev pārdevu, tieši tā, jo ir jau augi. Es saprotu, ka mēs iestādām dārzā lielu augu, kur mēs gribam, lai viņš piedzīvo mūsu mazbērns varbūt, ja? Vai vismaz kaimiņu mazbērns, ja ne savs, ja? Kā lemts ir. Ja? Bet ir tie augi, tas pats, mēs esam laimīgi, ka vispār tas mūsu amarīlis uzzied, ja? Un Dievs ar viņa tas sīpols saglabājas, bet tai brīdī, lai būtu, vai ne? Un tāds. Laikam, kā parunāsim par tavu internetu veikalu piedāvājumu. Viņš ir tik interesants veids, tas ir tik, es skatījos, viņas ir tās pašas, tā kosmētika. Tas ir tāds foršais jaunums, ja? Yeah. Kas tev visvairāk tavā jomā visu laiku, tā kā iepriecina tas, ko tu dari? Jo tev ir gan, tu taisi kompozīcijas, tev ir tu apzaļumo, tu veido fantastiskus izklaides telpu noformējumus, ja? Skaties, visur, kur jārada ir vide, tu esi klāt. Dārzā tu esi mazāk klāt šobrīd, ja? Dārzā mazāk klāt, jā. Vairāk tie ir, kā es smējos, dārzs puķpodā. Dārzs puķpodā, jā. Teiksim, jā, terases, balkoni. Tu esi izvēlējies šo virzienu, tev pat ir sava studija, kurā tev ir gan šie te aksesuāri, tāpēc ir šis internetu veikals, kurā mēs varam vēl tā jā, tas ir principā tā pilnīgi loģiski saprotams, jo tiklīdz mēs ķeramies dārzam, tā ir platība, tā ir tehnika, un tas ir pilnīgi atkal ir savā. Kā es to saku, ja, bet savu specifiku, protams, ja. Un tie, kas profesionāli to dara, tad skaidrs, jā, tur ir tāds mini-traktoriņš, ja, un tāda tehnika, un principā to bieži vien tomēr dara tāds lielāks komandas, ja mums to vajag teiksim, salīdzinoši ātrā, un, teiksim, tur zālājas un visu kaut ko, tas ir. Tā jau ir. Es zinu, ka viena man teica, man sagādā prieku tu tehniku iepirkt. Ja? Baigi patīk atrast jaunu zagotu. Jaunu gadžetu. Un tas ir gadžetiņi, jauni gadžetiņi un viss tāds. Kas tevi rada prieku? Kas manī rada prieku? To mozaīku, kas veido tavu prieku mozaīku. Viennozīmīgi rada radošais process. Un tādēļ es arī esmu kaut kādā tādā sajūsmā un eforijā arī par šo savu jauno projektu, jo tas ir kaut kas tāds, kas tev sniedz tādu enerģiju un spēku kaut ko darīt. Tieši šī radošā enerģija, ka tu kaut ko izdomā, kaut ko atrodi, un tad ir tas interesantais process no tās idejas līdz tai realizācijai. Un es pēc sava rakstura arī esmu
kaut kādā ziņā tāds diezgan nepacietīgs. Nu, man nav tā, ka es tagad kaut ko izdomāju, un tad pēc 5 gadiem vai pēc gada nevajag ātri un tūlīt, un tā, lai nu, tā kā vismaz kaut kāds pirmais solis ir izdarīts, ir kaut kāds rezultāts, un tad mēs varam virzīties un darboties tā kā tālāk. Nu, tad šobrīd, jā, par šo projektu tas pirmais solis ir izdarīts, ir kaut kāda pamat kolekcija, kaut kāda pamat bāze ir, un tas ir skaidrs, ka nekāda jau tur apstāja nebūs, tur jau ir kosmosā jau domas, jau ir tālāk, ko tur vēl pielikt, un šobrīd arī, nu tā kā, jo man patīk, kas man pašam sagādā prieku, man pašam ļoti arī sagādā prieku, jebko, ko es daru, to procesu visu pārdomāt, tā kā no līdz, un teiksim, nu, tiem saviem klientiem, tam gala patērētājiem, viņam iedot tādu pilnu, tādu servisu, pilnu servisu, tā varētu teikt, jā. Ja, piemēram, nu, iegādājies tur kaut kādu augu kosmētiku, un tur ir kaut kāda līdzekļa, kur tomēr vajadzētu kaut kādu aizsargu cimdiņus kaut ko, tad man ir padomāts arī par to, ka tur ir cimdiņi, ir iepakojums, un tad tur ir apraksts, un vai tur šobrīd arī mājaslapa top, un tur noteikti būs arī video pamācība. Nu tā, ka izskaidro un parāda līdz galam. Tieši tāpatās, kā tas bija ar hiperastra sīpoliem, ja, kad kur mēs varam noskanēt QR kodu, un tad mēs piekļūstam video, un mēs varam nostīties video, burtiski soli pa solim, ja, kas mums ar to sīpoliņu ir jādara līdz ziedēšanai, un arī kas mums ir jādara pēc ziedēšanas, lai viņš atkal uzziedātu nākamgad. Un tas ir tas, kas man pašam ļoti patīk, ka es saņemu no citiem šo te attieksmi, jo priekš manis tā ir attieksme, kad nevis, kur es te tagad tirgoju, ja, man pats galvenais, jā, okay, es tagad, kas man ienāk kontā, un tas arī, ar to arī viss apstājās, ja, kad man ir tas būtiskākais šis te pilnais cikls ar tādu pilnu atdevi, un tad man ir tāda forša sajūta, jā, ir. Nu, tā kā tu esi iedevis pa 100% visu no sevis, lai tas gala rezultāts būtu foršs, lai mēs visi varam viņu baudīt. Zini, ja es tev tik ļoti nemīlētu, visu, ko tu, es zinu, kā es nenormāli tev apskaustu, tieši par to, ka tu saki, tur izdarīt līdz galam, bet patiesībā tas ir kaut kāds ārprāts, lai to izdarīt, tas ir nenormāls darbs. Tu paņem, saproti, ir tāda, jo mēs parasti, nu, ar ko sev mierinām, ja? Viss ir tāds anekdots tur ir, nu, tā tālāk, ja, nu, kādā veidā tur, ja, nu, bet, tiksim, tādā praktiskā veidā, jā, tu jau nevari iemācīties valodu, ja tu nu, tā kā iesāc valodu runāt, un tad tu lēnām, nu, muļļā, ja, un tad aizēj līdz profesionalitātei. Tev nevienā projektā nav šī muļļāšana, tev uzreiz ir tā iekšā, tu viens to dari. Nē. Cik tev aizmugurē 100 cilvēku, lai to varētu darīt? Nav 100 cilvēku, mēs patiesībā ar Sandru to divatā darām. Nu beidz, nevajag tā. Un Sandrs ir tas tehniskais atbalsts, kurš atkal ļoti profesionāli zina, kā teiksim, tur safilmēt, samontēt, kā teiksim, tu visu saintegrēt tur ar mājaslapu un tā tālāk, un visas šīs IT jomas un tās lietas. Un man atkal ir tas vizuālais, un man ir atkal tā vīzija, un tad es neju pie viņa ar ideju, un es saku tā. Bet es gribu šitā, un es gribu tā, un tagad nu, teiksim, top tā jaunā mājaslapa, un tad viņš man rāda jau kaut kādus tos variantus, kā mēs to varam salikt, bet redz, nu, rekur te, piemēram, ir viens, nu, ka mēs varam katram tam produktam, piemēram, tur arī var pielikt video klāt. Es saku, kolosāli, nu, rekur ir tā kā produktu bilde, un tad vēl arī var uzklikšķināt uz video, un vēl arī var, teiksim, par to produktu var noskatīties video, ja? Un tas ir tas, ko bieži vien es saskaros. Nu, piemēram, ir kaut kādi arī dažādi ražotāji un dažādi forši uzņēmumi, kuri, nu, tā kā, tu redzi, viņi strādā profesionāli forši, bet, piemēram, reizēm tā, teiksim, atver to mājaslapu, un tā mājaslapa ir tikai tā kā viņu tādā dzimtajā valodā, ja? Nu, tās valsts valodā. Un tad ir tāds jautājums, nu, vai nu tev nav vajadzīgi citu valstu klienti, vai nu tu viņus necieni, vai nu, kur ir tā, nu, kur ir tas attieksmes tāds, ja? Ir bijuši uzņēmumi, kuriem tu uzraksti e-pastu, un tev nav nekāda atbilde. Un tad tev atkal ir tāds jautājums, nu jums tā kā iet tik ļoti labi, kad jums nevajag,
Bet arī, ja jums nevajag, nu tad varbūt tās atbildat, ka jums nevajag. Ja? Un tas ir tas, ar ko es, diemžēl, ik pa brīdim sanāk pēdējā laikā kaut kā saskarties, kad kaut kāda šī attieksme, kaut kāda šī komunikācija, kas reizēm kaut kur izpaliek. Un tad ir tā skumja reizēm. Jā, bet, ja mēs tā padomājam, tas tehniskais noformējums līdz galam, tiešām šī tehniskā bāze, ko visu šo lai produkts nonāk līdz klientam, vienalga, kāds tas produkts, vai tā ir pat meistarklase, lai nonāktu līdz klientam, ja? Lai nonāktu visu, ko tu dari, tam fonā ir milzīgs daudz darba stundas. Tas nav tev, tur talantīgi izdomāja, viss man arī idejas lido, bet es viņas nevaru dabūt līdz galam. Nu jā, tas ir ķieģelīts pa ķieģelītim. Jā, tu man saproti, ja es teiktu, ja tur 10 cilvēku strādāja, bet man būtu miers, ja? Es nezinu, ja? Labi, braucam tālāk. Tas laiks ir vajadzīgs, protams. Protams, tas laiks ir vajadzīgs. Cik tu stundas strādā vispār savā? Mēs nesakām tā, mēs jau visu laiku strādājam. Mēs visu laiku strādājam, un tas ir, citreiz tu saproti, ka tev ir kaut kāds tā enerģija un tas lidojums, un tad tu vari tur raut vienkārši pa naktīm, un tad ir citreiz saproti, viss baterija ir zemē. Viss tagad vajag saulē, un vajag kaut kur pie dabas, un vajag uzlādēties. Kā tu uzlādies? Patiesībā daba man ļoti uzlādē. Bet kā tu tā paņem mašīnu, riteni, skūteri vai ko tu brauc vienkārši? Vienkārši brauc dabā. Mežā vai kur? Jūra forši. Ir jūra. Tu zini kā, tu atnāc ar ļoti skaistu kasti. Parādam uzreiz to kasti. Labi? Labi. Parādam to kasti. Pirmkārt, protams, tas viss dizains, kā tu to visu pasniedz, atceros, ka tu atsūtīji Amarīli uz Ziemassvētkiem. Tas bija notikums. Tas sīkos beigās, tas ir bet tas, kā tu taisi, katra šī nianses, tā kaste, tu skaties, un tev vienkārši gan kā cilvēkam tur viss skut, gan kā cilvēkam, kurš mēģina kaut ko radoši darīt, un saprot, wow, un tas zīmodziņš, un zariņš, un man viss ir saglabāts kā tādas relikvijas. Lūk, un tad ver vaļā. Es veru vaļā, mēs taisam tā. Protams. Reku, un te uzreiz ir botāni. Tur ir mazais filozofija. Jā, man arī ļoti patika arī šī rīliņa beigās. Pat Miroņa galviņa, kur sazaļojas, tur ir arī tāds filozofiskais, jo mēs viens neesam mūžīgi, un tas man salikās viss kopā ar šo te, ka mēs visi sastāvam no molekulām, ja, un mēs visi atgriežamies dabā, tā kā, tur ir tas filozofiskais, par ko varētu filozofēt. Šis pirmais, kas mums te ir? Tur ir cimdiņi. Te ir cimdiņi. Ļoti skaisti, es zinu, melns skaisti cimdiņi, smalki, vienmēr ir klātesoši visiem tevim, gan pie apīlīšiem. Tā, lai dāmas ar manikīru, tad var darboties. Kā, teiksim, tie fizāļi tādi, reku, ir papīrīci citādāks, ja ievērojami, ja tas nav tāds, jā, rekā tāds, kāds maža, viņa jau. Maža arī ir, vai tas nav burvīgi, vienkārši tas ir, lūk, te tā slāpekļa maska telpaugiem, jā, un ir orhid. Tur ir viss komplekts. Te ir viss komplekts. Un viņi vienkārši pūš virsū. Jā, tur ir otrā pusītē, kur ir, man arī kaut kā salikās, man gribējās tādu, kaut kādu bišķītiņu to retro sajūtu, jo tas ir tas, kas man pašam patīk ar tādu mūsdienīgu piesitienu, bet tas retro, es sapratu, kad, ir tā aptiekas lapiņa. Tas šriftiņš ir diezgan smalks, kā es smējos tā kā aptiekā pie zālēm ir tie palagi, kā es viņus saucu, ja, kur tur ir jālasa daudz un dikti, bet te ir tas viss, tāds kodols, ja, ko mēs daram un kā mēs daram. Ar blakus efekti. Jā, un tad brīdī, ja tā lapiņa pēkšņi pazūd, tad vienmēr var atvērt mājaslapā produkta aprakstu, un to visu var arī... Un es pieņemu, ka tu notiekusies video būs beigās, kā to darīt. Un šeit vannā ko bērt? Nē, tā ir Amarīli. Man vēl joprojām tas. Tad varēs likt lietā. Jā, tāds rekā. Tad, un ar visu, un arī fantastiski. Jā, tur ir viss mērkarotība. Zin kā? Un pieņemsim, šito jautājumu mēs arī esam risinājuši tur vienā citā. Man vīru uzņēmumā, ja kā noformēt, ja?
Kā viņi tik nav izdomājuši? Nu, pilnīgi šķērsām, ja? Nu, fantastiski, ja? Un tas ir tas, ko es esmu salicis, redz, kopā tās savas sajūtas, kad ir bieži vien, jā, tu nopēc kaut kādu foršu produktu, nu, tad ir tā šampūna pudele ar to korķi, nu, tad, nu, tur kaut kā, nu, vat uz aci, nu, tie mililitri, ja? Tas korķis ir necaurspīdīgs, nu, tu tur kaut ko lej, un tad tu nesaproti. Nu, labi, nu, protams, tā ķīmija jau nav jau tik traka, ja, ka tagad tur tā pili vairāk vai mazāk, ja. Bet, nu, principā, man pašam patīk, nu, kad, nu, ja tur ir tie mililitri, tad ir tie mililitri. Un, principā, visiem pārējiem mēslojumiem zem tā papīra vērsim vēstulē. Mēs ejam pār. Un tur visur ir mērglāzīts arī vēl klāt. Un te ir mērkarotīte tā, kad aprakstā tad ir, nu, tad cik daudz tur mērkarotīte mēs piepildam, lai, teiksim, uz to pareizo ūdens daudz mēs varam atmērīt. Jo patiesībā es teikšu tā, ka tavam kontam būtu jāsako līdz ne tik daudz pat dārzniekiem, bet tie, kuri grib taisīt uzņēmumus, kuri grib taisīt tādu normālu, tādu stilīgu dzīvesveidu un savienot to visu. Ne tikai dzīvesveidu, bet tieši kā jauniem uzņēmējiem vai vecākiem, kuriem neiet. Es vienkārši mācīju. Tā, reku, tās ir mums tagad ir ūdens akumulējuši kristāliņi. Tas ir... Mēs kaut ko tādu lietojis. Ražotāji ir daudz un dažādi. Neesmu lietojis, bet es zinu, ka pieņemsim to pašu. Nu, es redzēju arī uz galda noformējums, kur mēs liekam šīs... Tas ir kaut kas cits? Šis ir, kurš tas ir? Tas ir tie pamperīši saucamie? Nē, šitas ir respektīvi... Nu, šitas ir apmēram, ja šito mēs iebaram ūdenī, nu, tas apmēram, man liekas, te kaut kādi 10 litri uzbildīs. Ja? Un tās ir tādas... Nu, es viņu saucu par kristāliem, bet viņš principā uzbriest, viņš ir tā kā želeja. Tāds želejas gabali, un mēs viņus pieejaucam klāt augsnei. Tie? Jā, tie ir tie, kurus mēs pieejaucam klāt augsnei, un tāpēc, kad es tiešām daudz strādāju ar terasēm, ar balkoniem, un mūžīgi saskaros ar to jautājumu un tādu, nu, teiksim, jautājumu. Nesauksim to par problēmu, bet sauksim ar jautājumu, ka mums ir jāatrisina šis jautājums par... Vai būs jālaist? Cik bieži būs jālaista, un tad, kad es skatos, ka cilvēki bieži vien uz saviem balkoniem, terasēm saliek, nu, tādus, nu, tiešām tā kā viņi veiklā nopērk, mazajā plasmas podiņā, te viņi kaut kādā čopsītē viņi tur ieliek, uzkarina uz margām, vai cik skaisti. Un tad es parasti saķeru galvu, un es domāju, nu, uz to brīdi ir skaisti, bet... Zinot Latviju, mums var līt, mums var būt augsts, un tad uznāk 1 vai 2 nedēļas. Nu, tādas riktīgi karstās, nu tā, ka no rīta līdz vakaram cep tā kā uz pannas, un ja vēl ir tāda riktīgā dienvidu puse un visi pusdienlaika saule, nu, tad bieži vien var atnākt tā, un tā petonija vai pelargonija vai vienalga, kas tur podiņā ir, mums vakarā ir kaltēta tēja. Jo nu, tur viņu atdzīvināt vairs nevar, ja? Mēs viņu tur varam mērcēt un visu kaut ko, nu, viss ir cauri. Un tad, principā, šīs te granulas viņas palīdz augsnē uzturēt mitrumu, jo kas notiek? Tu jau pati ļoti labi zini, kad tad, kad mēs augu palaistam, protams, kaut kādu daļu karstā laikā tas augs uzņem no tās augsnes. Bet man pat gribētos teikt, ka karstā laikā, es domāju, ka lielākā daļa no šī mitruma patiesībā karstumā vienkārši iztvaiko visu ārā. Ja? Un bieži vien tas augs aiziet bojā nevis tāpēc, ka viņam fiziski nepietiek tā ūdens, ka viņš ir tagad dzertu un viss, un viņam vairs nav ko uzņemt. Un, principā viņam nav ko uzņemt tāpēc, ka kaut kāda daļa paralēli vienkārši tvaiko ārā. Un šis te granulas, viņas, tā želejiņa, viņa šo te mitrumu tik strauji neatdod, kā augs neatdod. Ja? Un tīpaši, ja tas ir kaut kāds vieglais kūdras substrāts, ja? Nu, tad tie vispār ir tik super elpojoši un tik ļoti ātri atdod mitrumu. Ja tur, teiksim, tāda melnzeme un kaut kas tāds bišķis nošēnāks, mālēnāks, viņš kaut kā tomēr bišķi ilgāk, ja viņa ir tāda blīvāka un tas ūdens tik ātri netvaiko ārā. Tā kā, jā, nu šitas ir tāds foršs... Šis ir ļoti foršs, jo, zin kā, ir tā, ka es zinu, ko tu runa, nu, teiksim, tāds, es sapratu, jo mums ir cita veida, bet viņš nav tik specifisks, nu, viņš ir tāds, nu, vienkārši viņš mazajā iepakojumā. Ja visi pamatā ir diezgan lielos iepakojumos, ir neizdevīgi tam, kuram vajag... Jā, kuram vajag, teiksim, tur pāris minimāli, bet šis te, es zinu to, ka, piemēram, mēs viņu iesakām cilvēkiem, tie, kuri pat kapiņos stāda un tā tālāk, bet viņi tāda liela kristāla, mēs saprat, es skatījos Rieliņā tev bija, kur tu stādīji puķpodā, viņi bija klāti, muciņās, jā, un viņi ir pilnīgi... Bet viņi palieli tādas smuki. Viņi ir palieli, ir mazāki, nu kā jau viņš ir... Kā tu viņus vienkārši jauc iekšā? Vienkārši jauc iekšā. Vienkārši tā uz aci, ja tā? Vai tu sajauc? Tur ir tā proporcija, bet principā uz aci, jā.
tā proporcija, bet tad jau, kad tu to ikdienā dari, tad jau tu tur vairs baigi nemēri un nesveri, ja? Šitas skaisti, jā. Bet ar istabas augiem, principā, viņu var, vai tu neliec? Viņu var istabas augiem, protams, tie, kuri, kā es parasti smējos, saku, tiem, kuriem patīk ceļot un kuriem nepatīk, vienkārši aizmirstās. Gribās to zaļumu, gribās to augu, gribās arī to augu uz terases, ja? Bet nav varbūt tās tādi pārliecināti augu mīļi, tādi fanātiski, ja, kuri tagad 3 reizes dienā ies ar to lekanu un skatīsies un katru noziedējušo ziedu un katru dzeltenu no kaut kādu lapiņu nolasīs. Ja. Tad, protams, ka šitas riktīgi forši palīdz. Ja. Parasti jau istabas augs pārlaist. Tur atkal ir otra galējība. Jā, tad ir atkal, tad es vienmēr iesaku, ka tad labāk ņemat kaut kādu tādu kūdraināku, vieglāku, gaisīgāku augsni, teiksim, formē plants. Man tādā ziņā atkal ļoti patīk mūsu Latvijā ražot augsnīti, ja, kur ir viegli gaisīgi. Ja. Jā, tur ir perlīts, ir klāt, un viņi ir viegli un gaisīgi. Es saku, vienīgais, tad atkal, ja jūs daudz ceļojat un jūs maz laistīsiet, tad ir jāpadomā. Tad pielikt šito klāt. Tad vai šito pielikt klāt, vai tad varbūt tās bišķi pielikt, kaut kādu bišķi melnzemi, ja, kur tomēr atkal tā kā, uztur, ja. Jā. Nākamais brīnums. Jā. Šo es arī kā trešo produktu es paskatījos, domāju, ka tas ir baigi interesantais, un tas ir organiskais. Viņš tiešām palīdz. Viņš tiešām palīdz, jā, jo paskaties ar to visādi jau ir kaut kāda, vai ne, bet viņi ir, skaists viņš pēc kā štruns vai palīdz. palīdz. Nē, bet grandios skaists. Lūk, un te tu esi pat izdomājis, ka viņš arī ar krāsu man ir tā ir vienīgā košā sportā pudelīte, jo, tas ir tas, ko mums būtu tiešām vis tālāk no bērniem būtu jāpaslēp, ja, jo tomēr tā ir rinda. Bet super, bet kā viņi talantīgam, ko tu prasīsi? Te ir lielā šampūna pudeles, ja? Jā, te ir, tā ir minerālā barība dārzeņiem. Jā. Jo, principā, tas akcents, protams, ir vairāk uz telpaugiem un uz terases augiem, bet, tā kā šobrīd ļoti daudziem arī patīk uz balkoniem, uz terasēm un kaut kādās mazākās platībās gan gurķus, gan tomātus un dārzeņus un salātus. Jā, uz tās palodzītes, vai, teiksim, kaut kādu loģiju vai balkons, Tad, tā kā mums tur ir to sezonu, viņš ir jābaro, tad tur ir tāda lielā pudele. Jo tur jau parasti tie podi un tie apjomi arī ir tādi lielāki, un tad šitas ir tāds litrīgais. Jā, bet te nemaz nav traka dēļ, viņam ir 10 ml uz litru, tas ir ļoti ekonomiski izdevīgs viņš ir. Tur ir uz vienu sezonu stabili, varbūt, kad pat arī ilgāk. Vēl viens skaistums. Te ir mūža pagarinātājs grieztajiem ziediem, jebkuram. Jā. Respektīvi, tas ir tāds antibakteriālais līdzeklis, kurus arī strādājot ar ziediem ikdienā lietoju, ko man bieži vien arī meistarklasēs ir dāmas ir jautājuši, bet ko tad darīt, un tad es esmu sapratis, ka vienmēr, tad, kad man ir meistarklase par grieztajiem ziediem, un es stāstu par grieztajiem ziediem un par kaut kādu foršu, teiksim, jau tādu māksliniecisko procesu, tad mēs vienmēr sākam vispār ar pašiem pamatiem, ar tādām tehniskām lietām, ko tad mums darīt ar ziediem. Pirmām kārtām, kad mēs viņus saņemam, mums kāds ir uzdāvinājis, vai mēs esam viņus iegādājušies paši. Vai trešais, mēs esam nogriezuši dārzā. Un tad es to vienmēr stāstu arī īpaši par dārzā griešanu, ja, kad ir bieži vien tie jautājumi, un tad tur vīst, un kad tad labāk griezt, un tad tur ir viss tas, kad, protams, tad vai mēs griežam agri no rīta vai vēl vakarā, tad, kad tas augs ir tomēr tāds sadzēries, un dienas tveicē, ja mēs griežam, tad viņš ir jau tāds... Pēc laistīšanas. Pēc laistīšanas, jā, vai atkal, ja mēs griežam tādā dienas tveicē, tad mēs liekam viņu tādā diezgan siltā ūdenī, lai viņš forši sadzertos. Bet šitas līdzeklis ir domāts tam, kad mums nav, principā, jāmaina vāzē ūdens, jo šis līdzeklis ir antibakteriāls, viņš respektīvi cīnās ar visām tām baktērijām, kuras uzrodās, viņas sāk duļķot ūdeni sākotnēji, un tad ziedu kāds sāk pūt, un kā es smējos, tad vienā brīdī vāzē ir pilnīgs ķīselis, ja mēs to ūdeni nemainām, ja. Īpatnējas smaku izdevums. Jā, tur ir viss kaut kas, un caurspīdīgā stikla vāzē mēs tur redzam, tur viss kaut kas tur ir saduļķojies, un brīžiem tiešām jau tur tas tons pamainās, un reizēm varbūt kaut kāds mušiņas jau pat tur sāk dzīvot.
Ja mēs to ūdeni nemainām, ja? Tā kā šitas, viņš gan viņš ir kā antibakteriāls, gan viņš paildzina tā kā to ziedu mūžu un mums to griezto ziedu baudīšanas procesu, jā, un atvieglo mums vispār dzīvi. Ļoti jau, nu, re, vēl. Ai, mums te vēl stāsts turpinās. Ha! Tur man fantazija. Te ir organiskais telpaugu barības eliksīrs. Tad arī jebkuram faktiski, nu, kaut kā zaļiem, jā, visiem telpaugiem, jā. Nu, zaļiem ziedošiem, bet telpaugiem, jā. Un te mums ir vēl viens šampūns. Kondicionieris šoreiz, jā. Te ir organiskā minerālā barība terases augiem. Jā. Viņi atšķirās? Bišķiņi atšķirās, jā. Nu, šitas ir tāds tiešām visām vasaras puķēm. Tāds vairāk tā kā iedod ziedam vai kā vairāk, jā? Tāds. Gan arī ziediem intensīvākai krāsai un Bet nav tā, ka, piemēram, ja es varu, nu, atkal te tāds vajagais tāds, piemēram, te ir dārziņiem, te ir vai nekas jau tur traks var jau... nebūs. Ok, labi. Nu, protams, kad ja mēs pastīsimies, tad bišķītiņi tur NPK un to ķīmisko sastāvu un visu, tad... Nu, ka vajadzētu tomēr puķītei savs un tam ir savs. Un dārziņiem ir savs. Nu, un šis te pēdējais pārsteigums ir tomātiem. Jā, jo tāpēc, atsevišķi tomātiem. Jā, nu tāpēc, ka nakteņu dzimtas augiem tur ir tā sava specifika, un tas nav tikai tomātiem, tas būs paprikai, tas būs baklažāniem, nu, respektīvi visiem, kas ir nakteņu dzimtas augi, jo, nu, viņiem tur ir bišku tās savas niansītes, ko mums vajadzētu viņus pabarot. Es attaisīšu vēl beigās cimdiņus, tā kā tā, kamēr mēs runājam, ja? Nu, lūk, tā tā nav fanta, un šitādas te tu pat kasti var noformēt, tu nosūti kādam dāvanā, vai ne, kāds var pasūtīt, vai ne, tāds kā noformēta dāvana, fanta, viss smaržo, tas ir tāds sajūt, ka, lūk, un te ir vēl cimdiņi, te ir cimdiņi, protams, visi pieskaņoti šādā te tonītī, un plus vēl, es zinu, ka tev ir vēl ārkārtīgi skaists šķērītes. Man ir ļoti personīgs jautājums, vai tās šķērītes, tās, kas ir tās mazās melnās šķērītes, viņas bonsai kociņiem arī tos, vai tas ir puķītēm domās? Nē, viņas ir tā kā bonsai. Vai ne? Bonsai, vai ne? Tas ir tāds līdz ar tos jaunos zinumiņus, mēs varam arī dārzētos, nu tagad, teiksim, griezt tās, ja mēs tā smuki, nevis krūmgriez griežam, bet tās smuki ejam filozofējam pie mūsu nivakīta, mēs varam varbūt vairāk tādām mazajām formām, jo viņām arī tas ir mazām formām. Nē, nu tur, kur tur vajag... Tādiem riktīgi lieliem skujeņiem, nu tur varbūt par mazajiem. Priedītas mīkstiem dzinumiņiem mēs tur runājam, ja? Jo man vajadzēs drusītiņ tā izrādīties. Man liek, tas šķēris ar, nu, mēs aizbraukšu pie tevis, mēs uztaisīsim vēl vienu video, ka mēs pie tevis iepērkam. Nu jā, un tad kaut kādā brīdī es sapratu, kad nu, tā kā gribās vēl kaut kādas lietas pielikt klāt, un tad es esmu atradzis, teiksim, saliekamos dārznieku zāģīšus, kas ir forša lieta, jā. Bet tas ir sausajiem zariem, vai viņš ir tās universālais? Tas universālais. Viņš patiesībā tie zobi viņam tā diezgan lieli, viņš tāds baigi jaudīgais. Viņš arī zaļiem var būt. Jā. Tas ir būtiski. Es pats ar viņu zāģēju arī, un ir tāds, nu... Tev ļoti laba cena viņam, liekas, tas ir ļoti laba cena. Cena ir tāda baigi draudzīgā, man liekas, jā. Ļoti draudzīga, tāpēc, ka viņi ir stipri dārgāk šie te. Jā, tā kā... Nu, tad tur kaut kādas dārznieku lāpstiņas un leikāniņas un kaut kādas tādas lietas, kas man liekas ir, nu, tad, kad es kaut ko foršu atrodu, tad man liekas, jā, šito es gribu padalīties, lai citi arī pie kaut kādām foršām lietām tiek. Jā, bet es skatījos, ka tieši tev ir ļoti augsta līmeņa šī prece, ļoti augsta līmeņa prece, ne tikai vizuāli, bet arī satura ziņā ļoti augsta, bet tava cena nav augsta. Kā tā filozofija attiecība atkal? Tā filozofija jau arī, es negribu to padarīt par kaut ko, kad, nu jā, tas ir kaut kāds dārgs vai ekskluzīvs vai kaut kā. Nu tā, lai tas ir pieejams. Ja? Protams, ka katrai lietai šajā dzīvē kaut kāda tā cena ir, un viņa tā kā veidojās. Un tas arī mums visiem ir, tā kā ir jāsaprot pie secinājuma, pie kur es esmu nonācis, kad, ja tu gribi kaut ko labu, tad tas arī tomēr maksās varbūt tomēr vairāk nekā kaut kas nav varbūt tik efektīvs vai tik kvalitatīvs vai kā savādāk, ja? Un tad atrast, protams, kad ir kaut kādi instrumenti un ir fantastiski Japāņu ražotāji, kur, teiksim, viens šķērs varbūt maksā 200 eiro, ja? Un es tā pamazām uz to arī eju, kad es gribu arī to sortimentu papildināt un piedāvāt kaut ko tādu superprofesionālu, ja? Jo tie instrumenti, kas šobrīd ir, viņi ir, es teiktu, vairāk tādiem
Nu, tas nav ar tādu domu un tādai profesionālai lietošanai, tādiem dārzniekiem, kur dienā to dara, ja, un tagad katru dienu varbūt tās izzāģē nezinu cik ābeles, ja. Bet tā, ka, nu, teiksim, mums tā kā ikdienas darbiem tādā savā dārzā, tad tas ir pilnīgi ok, bet tā doma ir tāda, jā, ka nu, iet arī vairāk uz to profesionālo līmeni un tā tiešām profesionāli kaut kā tehnika arī piedāvāt, jo, piemēram, tās vienas japāņu šķēres, kuras man ir vēl no tiem laikiem, kad es Somijā vienā dārzkopības koledžā mācījos, tur gan es mācījos ziedu dizainu, ja, un mums bija tā ļoti interesanta internacionāla grupa un bija meitene no Japānas. Un mēs tur, protams, zin kā, nu, tur tādi vispār no Austrum Eiropas, tur tāds tikko, nu, tur bija kaut kādi 20 gadi, ja, un tad izlīdz no savas postpadomu savienības valsts, ja, un tur neko labu neesi īsti redzējis, ja. Un tad lielām acīm skaties, kāds šķērs vai kāds par šķērs. Viņi saka, nu jā, nu man te brauks Japāņu draugi, nu, ja jūs gribat, varat pasūtīt, viņi atradīs tās šķērs. Un es toreiz pasūtīju tās zaru šķēres, neatceros, cik viņas maksāja, un tad brīdī man tas likās, nu, tāds diezgan kapitāls. Es domāju, labi, bet man viņas patīk, es gribu. Un goda vārds ir tā, ka es varu šitien uzlikt roku un var pateikt, tās šķēres man kalpo līdz šai dienai. Lūk. Un viņas nav asinātas nevienu reizi. Nu, protams, es tagad nopirku no tā paša ražotāja pilnīgi jaunas svaigas šķēres pirms kaut kāda gada, pusotra. Nu, tad, kad es tā ar vienām ar otrām es pagriežu, saprotu, nē, nu, protams. Nu, bet cik tā var? Nevar, nekas nav mūžīgs. Nekas nav mūžīgs, bet viņas kalpo vēl joprojām ļoti labi. Un neskatoties uz to, ka man ir tās jaunās šķēres no tā paša ražotāja, es vairāk tomēr griežu ar tām vecajām. Tur ir kaut kāda tā sajūta, ja? Un tur ir tā... Nu, tur man liekas, saprot, ka viņas tev tā kā rokām ir pieaugušas, ja, kad, ne, nu, saprot, ka tev ir pilnīgi kaut kāda tāda saikne un tāda mīlestība ir izveidojusies, ka tu saproti, bļāviens, tas ir kaut kas, kam tu var uzticēties, ja, nu, ka tā ir tāda kvalitāte, ja, un tagad kādreiz man kaut kāda meistarklasa kaut kas, tad es pabeidzu to savu kaut kādu paraugu demonstrējumu, un tad es viņas aši kaut kur noslēpu kabatā, nedod Dievs, kaut kur man tās šķēres pazudīs, ja. Jo nav pat runa par kaut kādu to vispār materiālo vērtību, ja, kad nu, labi, nopirkšu vēl tagad 5 jaunas vietā, bet tur ir vairāk par to, kad es visiem varu rādīt un stāstīt un teikt, saprotat, te ir tā vērtība, ka tev viņš ir nokalpojis kaut kāds vairāk kā 20 gadus dienā strādājot, ja, un viņš kalpo vēl un kalpos vēl. Ja. Tu pieminēji, jā. Redzi, kā tā ir tāds arī nu, tā droši tā uzticēšanās. Kurā brīdī tu sāki uzticēties tam, ko tu dari? Jo patiesībā tu esi pabeidzis, nu tā, tradicionāli tu esi, nu, šajā jomā dārznieks. Esmu Bulduros pabeidz dārzniekus. Jā. Pēc tam... Tā kā visi, jā. Tā kā visi, un tad pēc tam, principā, paralēli mācoties Bulduros dārzniekos, to pirmo gadu es nomācījos. Un tieši tajā laikā, kad es sāku mācīties, tika izveidota floristikas tā kā specialitāte, kur savukārt uzņēma pēc vidusskolas, bet nu, tā kā es biju Bulduros iestājies pēc 9. klases, un tad bija kaut kāda tā ķecerīgā doma, es tā kā varētu pāriet uz tiem floristiem, bet nu, es tur netieku, tāpēc, ka tur ir jābūt tai vidējai izglītībai. Nu, un tad nu, bija tā, nu labi, nu tad es pabeigšu tos dārznieks, bet nu, diezgan skaidrs bija jau pēc pirmā kursa, kad jā, man ļoti patīk augi, bet ne tikai tādā tīri tehniskā audzēšanas ziņā, bet kaut kādā vairāk tādā estētiskajā un tādā kaut kādā mākslinieckākā vairāk izpausmē un pielietojumā. Un tad paralēli patiesībā vēl mācoties Bulduros dārzniekos, tad jau man sākās tādi ziedu dizaina ceļa meklējumi un dažādi kursi un semināri un meistarklases un braukāju gan uz citām valstīm, gan Latvijā, kad kaut kādi forši ārvalstu pasniedzēji arī brauc. Un tad, nu, tas tā viss kaut kā kopā samījās. Bet tā ir jautājums, redz, kā tev šķiet tava gaume, tava estētika, kurā brīdī viņa sāka no tāda puisīša, kurš tā kā visu kaut ko redz, kāds saka postpadomi, tā kā visi, ja, tāds. Kā tu no šī te, kurā mēs atkal visi vienādi un tāds, ja, kurā brīdī tu jūt, kas tev ir ietekmējis? Tu vari kaut kādu brīdi nosaukt vai cilvēku vai kādu... Kas tev liekas, kas tevis veido kaut kādu izrāvienu ir? Vai tas ir bijis?
Kā tu to redzi pats? Zin kā tāds izrāviens, Jo tu esi citādāks. Kā... Tu esi ļoti citādāks. Tev ir ārkārtīgi augsta. Labi, tā ir, protams, arī iedzimts, un mēs neko nevaram darīt. Cilvēks dzimst ar talantu, un tas ir tavs talants, šis vizuālais redzējums, proporcijas un vispārējais. Bet ir kaut kas to talantu attīsta. Kas tavuprāt? Jā, tā atbilde varētu būt tāda bišķu garāka. Kā es smejos par frizieri, par pavāru, par dārznieku, par floristu. Visas šīs profesijas, kur mēs radoši gan darbojamies, gan ar rokām mēs darbojamies, to nevar iemācīties šitā 5 minūtēs. Ja? Lai arī cik labas skolas, lai arī cik labi pasniedzēji mums nebūtu, mēs to nevaram īsā laikā dabūt kaut kādu es tagad esmu, un es tagad esmu. Kings, gala rezultāts, gala produkts. Ja ne pats labākais, tad tur, es nezinu, top 5 vai 10, ja? To es esmu sapratis, un arī vadot meistarklases un dažādas apmācības. Tu vari dot šitā maksimāli, ja? Protams, katram ir kaut kāds arī, cik viņš daudz, teiksim, var paņemt, māka paņemt, ja? Bet tas nenotiek, ne dažu mēnešu laikā, ne varbūt kaut kādu pusgada, gada laikā, ja? Tās ļoti, ļoti, ļoti daudzās lietas, viņas nāk mums pamazām, ar laiku un patiesībā ar pieredzi. Un katru reizi, kad mēs kaut ko daram, kādreiz mēs kļūdamies, un tas ir tikai normāli, un mēs paši mācāmies arī no tām savām kļūdām, un tas, ko mēs izlasām vienu viedokli, izlasām otru viedokli, mums ir tāds pasniedzējs, un katram arī ir kaut kāds savs redzējums un kaut kāds bišķi savs atšķirīgais viedoklis, un tad, kamēr mēs nonākam pie tā sava, kad saliekot kaut kādas tās lietas, ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam mācījušies kopā, un pieliekot klāt to savu personīgo pieredzi, tad arī veidojās, es uzskatu, tad veidojās tas mūsu spēks. Un par šo te jautājumu atbildot, kad aiziet kaut kādas šitās diskusijas, es vienmēr atceros, ir viens tāds ļoti foršs mūziķis, trompetists Kris Botī. Un tad skatoties kaut kādu vienu viņa koncertu ierakstu YouTube'ā, man ļoti patika tā viņa atbilde. Viņš vispār tāds harizmātisks un ar foršu humoru izjūtu. Un viņš tā brīvi no tā skatuves kaut kādā pauzē starp viņš saka, man ļoti bieži, teiksim, lidostās cilvēki man atpazīst, nāk klāt un uzdod jautājumus un grib komunicēt. Viņš saka, viens no tādiem biežāk uzdotiem jautājumiem, kur ir tā atslēga, ja? Kāpēc tu esi tik atpazīstams, tik talantīgs, tik populārs patiesībā, ja? Un tad viņš saka, protams, tas angliski, bet, teiksim, latviski tulkojot, ja? Viņš saka, redziet, tur ir 4 lietas. Vienkārši, draugi, 4 lietas. 1. Praktizējam, 2. praktizējam, 3. praktizējam, un 4. būt labos draugos ar Stingu. Jā, bet tas viss bija tādā foršā, viņš tādā, practice, and to be a good friend with Sting. Un tas man tik ļoti patika, ja? Jo reizēm, tā dzīvē arī skatoties, tā arī patiesībā ir. Ir šie 2 ceļi, ja? Vai tu pats ar savu smago darbu baigi kārpies, jā? Tad reizēm, ir kaut kāds arī tas kaut kāds ceļa pagrieziens, tev ir kaut kādi cilvēki, kaut kas, kas tev, teiksim, kaut kur pavelk un izvelk, un tas kaut kā atkal aiziet savādāk, ja? Vai atkal, teiksim, šie te abi kopā, ja? Tā kā, Rekā, mēs pienācam pie viena tā jautājuma. Tev patīk pasniegt? Tu taču taisi tāds meistarklases, bet tagad nav. Tas ir, man patīk pasniegt, man patīk dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, bet tas ir vairāk tāds sezonāls. Un to mēs pagājušajā gadā ļoti labi sapratām, ka tad, kad ir ziema un ir tāds vēsāks un rudens un varbūt vēl tāds agrais pavasars, kad visiem tā kā ir vairāk tā mājas sajūta, kā es saku, gribās kaut kā to savu to iekšējo vidi,
sakopt un varbūt tur sveces dedzināt un kaut kā vairāk mēs esam tā kā iekšā un mājās un siltumā. Un tiklīdz sāk spīdēt saule un ir pavasaris un ir tā vasaras sajūta, tad mēs visi tā kā putni, tā kā tauriņi, mēs visi lidojam ārā un lidojam pie dabas. Un tad visiem tās domas ir kaut kur citur. Nu, jā, Ciek, es apskatījos tev mājaslapā, es domāju, nu tagad gribētu aiziet uz vienu meistarklasi. Un viņas nav. Jā, kā tikai nav tā, ka tu vairs negribi pasniegt. Nē, tas viss noteikti ar rudeni atgriezīs. Nu, tā kokedams. Tā tev interesē. Man tā ir kokedams. Tas japāniskais. Man tas ne tāpēc, ka japāniskais, viņš ir interesants. Viņš ir interesants savā būtībā. Ja? Un man nemaz daudz nebija. Man kaut kādas pāris meistarklases bija. Tā viena, 2 dienas pēc kārtas bija kopā ar Angelu. Viņi man uzaicināja, un tas bija tā kā viņa principā klientiem, ko viņi izsūtīja šo te piedāvājumu. Un ļoti patika, dāmām ļoti patika, jo tas sākums, man liekas, bija tāds, nu kas tur būs un kas tur un kā. Un tad, kad tie cilvēki sāk tīt tās saknes runās un, bet ir forši. Un ka tas ir kaut kāds pilnīgi savādāks veids, kā tu vari tu augu principā tā kā eksponēt savā interjerā, savā vidē, un viņš uzreiz kļūst tik transformējams, tik daudzveidīgs, ka tu vari ielikt tanī traukā, tu vari pārlikt tanī traukā. Tu vari iekarināt, tu vari salikt vairākus augus vienā traukā, tu katru dienu principā vari kaut ko arī tā kā pamainīt. Jā, tā ir tāda principā tāda interesanta spēle. Jā, jo es skatos, tās meistarklases faktiski ir tādas, kurā tu ļoti interesantā formā izcēl auga būtību. Nevis tā, ka, kā mēs esam pieraduši, man tagad ļoti gribās istabā visu kaut ko sastādīt, un tad tev vienkārši lielos pūdos kaut ko saliec un vienkārši, tā kā čupā, kā skolā kādreiz bija mums zaļais stūrīts, ja? Man ar tā sanāk, ja? Nekā darīt gribas to puķi, ja? Bet tavu meistarklāse, vai tā ir ikebāna, kurā tiešām no 3 puķiem 4 tu saliec un viss, un tev nav tas milzīgā čupa, ja? Teiksim, vai reizēm pat vienu, jā, viena, ja? Un izcēl tā burvība, lai tā, ka tu apsteigā un tu to puķi redzi, vai es skatos tavas kompozīcijas, kur ir orhideja, bet viņi arī sakni redz, ja? Nevis tur viņi ir noslēpti kaut kur. Un šī te kokedām tā jau arī ir auga izcelšana tik unikālā veidā, bet man liekas, viņi ir tāda, kā te kopšana ir. Tie, kas nezin, tā ir tāda kā sūnās ietīšana. Jā, sakni kamoli mēs ietinam sūnās, un principā tā laistīšana, viņa var būt divējāda, vai mēs viņu rasinam, bet tad tā rasināšana ir diezgan bieža, vai otrs variants, kad mēs viņu kārtīgi izmērcējam, atkarībā no auga, atkarībā no apstākļiem, vai tas ir, teiksim, reizi nedēļā, reizi pusotrā, ja, tur reizi 2, ja, kā kuram augam tās prasības, un izmērcējam, liekais ūdens notek un liekam atpakaļ vietiņā. Tā ir ļoti interesanti. Vispār, man liekas, Latvijā neviens tādu nenodarbojas. Ir kaut ko randomā, vai ne tāds? Un orhideja tev ir orhidejas arī? Jā. Orhideja meistarklase. Jā. Tev viņas ir aizraušanās, vai kā tu viņas izjūtas? Kā tu orhideja esi? Tas ir tāds arī interesants augs. Ja, tas ir tāds interesants augs, un orhidejas jau neapstājās tikai tās pašas klasiskākās, vai pat ne klasiskākās, tās ierastākās, tās izplatītākās, kuras jau pat var nopirkt gandrīz katrā otrajā pārtikas veikalā. Tas arī skaisti. Jā, un tās ir Phalaenopsis orhidejas, Phalaenopsis, bet orhideju dzimtā tur ir un daudziem tas ir tāds liels atklājums, kad mums arī Latvijas dabā, brīvā dabā aug orhidejas. Jā, gan dzegaškurpītes, gan vēl tur pāris citas naktsvijoles. Ja? Tad tur ir ko pētīt un tur ir ko darīt. Kas ir tavs augs? Kaut kāda topiņš, trīnieciņš tāds. Istabas auga vai kaut kāda, vispār, kas nāk prātā, kaut kāda šī brīža. Viņi vienmēr var dažādi būt. Kāda šī brīža? Nav, tas kaut kā ik pa brīdim arī tā pamainās.
pirms kaut kādiem ļoti, ļoti daudziem gadiem, man šķiet, jā, tas vēl bija Bulduros, kad es mācījos, studēju, tad, tādā laikā man bija tāda nenormālā aizraušanās, man pēkšņi kaut kur, es nezinu, kuru jumtu man parāva vaļā, man bija par kukaņādāju augiem bija aizraušanās, un tad es pa bibliotēkām vienkārši, tā kā visu, jo tā vēl nebija, tas vēl nebija tas internet laikmets, jā. Tagad jau mums viss ir tik ļoti pieejams, ja vienkārši apsēdies divānā, ja, vai telefonā, vai datorā, un tu tur vari, tu principā, tu gandrīz visam piekļūst. Un vēl uzrakst vēl intelektam mākslīgi, viņš vispār tev 3 sekundēs izmet visu. Jā, tev ir viss, bet tas vēl bija tas laiks, kad tev bija tā bišķi ar lāpstu pašam jārok, jā, tā informācija, un jāmeklē tie avoti, un tad es tur no visādām grāmatām, tur bija visu kaut ko savācis un izkopējis, un jā, tā man bija tāda beiga aizraušanās ar kukaņādāju augiem, kur arī patiesībā arī Latvijā ir atsevišķi, kuri... Dabā? Dabā, jā. Jā, tagad man bišķi ir aizmirsies, šobrīd man ir tā kā... Bet viņi ir. Bet man šķiet, ka tā vai nebija rasena, bet ir, jā. Viņi tā kā... Tie ir tā kā, uz lapām viņiem ir tā kā matiņi ar īpašu kaut kādu sekrētu, ko viņi izdala, tur tādu lipīgu, un mušiņa lido. Tur ir kaut kāds aromāts attiecīgais, kas pievilina mušas, un viņi tur pielīp, un tur viņi arī paliek. Un tad tas augs tur pamazām no tās mušas, tās olbaltumvielas uzņem. Jā, tur tāda interesanta, tur tā simbioze, ka tiem augiem vajag tās olbaltumvielas no tiem kukaiņiem. Tur tāda pilnīgi atkal sava cita pasaule, un kur tur atkal tā kādā... Tur var pētīt, un protams, vēl jau viss jau tur ir izpētīts, tādā lielā globālā, bet tā priekš sevis, jā, tā kā kaut ko jaunu atrast un atklāt, un iedziļināties tādā procesā, kāpēc tas tā notiek. Tagad ir kāds augs, ko tu tagad izaicinājums, tev tāds, kurā tu gribas iedziļināties? Es patiesībā tā ik pa brīdim, un man patīk arī ar kaut kādiem augiem kaut ko pašam tā kā pārbaudīt, teiksim, kā telpaugs, vai atkal kaut kādi augi, kā āraugi, kā viņi teiksim, mūsu apstākļos uzvedās. Un tad arī tagad vairāk kaut kādus balkonus, terases stādot un mūsu, vismaz vasaras āra apstākļos patestēt, kā, teiksim, uzvedās, ja tur kaut kas no bambus dzims, ja tur kaut kāds fargrēzijas un kaut ko. Un, tā, kad, Jo principā ir daudz lietas, ko tu vari tā kā skatīties. Vairāk varbūt tās, teiksim, Rietuma Eiropas to praksi, bet tie klimatiskie apstākļi, principā viņi ir diezgan krasi atšķīrušies. Tagad viņi gan mainās, ja mēs skatāmies tagad pēdējos gadus. Ja. Tu liekas, ak vai, ja, tās ziemas mums ir kļuvušas daudz maigākas, ja, un tad man liekas, vai tad tiešām būs tā, ka pēc kādiem gadiem 15, 20 mēs varēsim šeit stādīt palmas tāpatās kā Francijā, Itālijā vai patiesībā pat arī Anglijā, kur klimats ir diezgan skarps. Ja, un es atceros pirms daudziem gadiem, kad es pirmo reizi biju Londonā, bija tāds sniegs un palmas. Viņas apsniega un viņas nenostāst. Ja. Un tad, tagad jau ir tā sajūta, kad laikam mums tā klimatiskā josla, mums kaut kā mainās. Un tad ir interesanti, ir tās lietas, kuras mums vienkārši šeit nav tā pieredze, mums tie klimatiskie apstākļi pamazām mainās. Un tad ir interesanti, kaut ko pašam tā kā testēt un mēģināt un skatīties, kā tie augi uzvedās, kā viņi iejūtās. Par tiem augiem patiesībā kaut kā, man liekas, tas ir arī diezgan izteiktā sezonāli. Es domāju, ka tev jau arī, tad, kad tev ir dārs, tad tev ir... Akums, uz visām pusēm ir acis. Ir kaut kāds, man ir tā, ka man personīgi ir tā, ka es jūtu, man kaut kas patīk, bet viņš man nepatodās, bet man ir kaut kāda saite ar viņu. Bet tad ir, tad es gribu viņu ņemties, un tad ir tāds, kurā tu gribi, kas tad ar viņu īsti notika, lai tu saprastu to būtību. Tas ir tāds izaicinājums. Tu esi tagad diezgan daudz arī terases apzaļumo. Vispār, ko tu vislabāk gribētu, šobrīd, es tagad gribētu, pēdējos nākamos mēnešus, es gribētu, tādu pakalpojumu vairāk sniegt. Teiksim, kas ir tas, kas tev sagādāt, tādu? Es nesaku, ka tā atpūta. Laikam tas, kas man visvairāk patīk, ka tas darbs ir patiesībā ļoti, vienmēr viņš ir savādāks, katrs projekts ir savādāks, un katru reizi ir kaut kāds savā veidā jauns izaicinājums, un tas ir laikam tas, kas man patīk, kas man sagādā to prieku. Un tagad, lai pateikt, ka es gribētu to un to, es tiešām izbaudu to
katru reizi kaut kādu to pārsteigumu momentu. Nu, tā, tagad šitas projekts, tur vajag to, tur ir kaut kāda klienta vēlme, kaut kāda vajadzība, kaut kas. Un tad tu to visu tā kā liec kopā, un tad tu meklē to foršāko risinājumu. Nu, tad daram šitā. Kāpēc es gribēju par to terasēm parunāt? Jo savā laikā mēs paši arī apzaļumojam terases jau, un tas nav vienkārši ļoti, tas vēl grūtāk ir nekā dārzus apzaļumot, jo, te ir tie ziemas apstākļi, kur paliek podos augi, ja? Un, protams, šis mums ir nepadomu stāsts, ja? Mums vienkārši mēs runājam par dzīvi, bet arī kaut kāda padomu moments. Ko tu esi sapratis terasēs, ko tu apzaļumojot, piemēram, terasi, tu pirms tam nezināji, pirms nesāk kaut ko praktizēt. Ja? Mēs vienmēr zinām to, ka puķpodu jānosiltina no iekšpuses, tur jābūt drēnāžai, tur kaut kāds. Vai ir kaut kāda lieta, ko tu saprati? Klausies, es to iepriekš nezināju, bet ja es būtu zinājis, iepriekš es būtu daudz labāk to darījis. Ir kaut kāds, es nevaru iedomāties. Tur ir patiesībā, bieži vien... Vai darbā ar klientiem, varbūt ir kaut kāda ideja, ko tu saki, ziniet kā, ja es būtu zinājis pirms tiem kaut kādiem gadiem es būtu jau laicīgi klientiem to teicis, un mums nebūtu varbūt pat konflikta situācijas vai cilvēku nesapratni. Kas ir tāda kaut kāda? Tur ir, es teiktu, ka tur ir daudz, tur ir tādu kaut kādu mazo sīko nianšu tāds liels kopums, kas mums ir jāsaliek viss kopā un jāņem vērā tad, kad mēs kaut ko stādām un kaut ko daram. Un tā kā tu arī teici, ja, kad dārzs tā ir viena vide un tie ir vieni kaut kādi apstākļi, protams, arī ļoti dažādi un atšķirīgi, ja, gan kaut kāds geogrāfiskais novietojums, zemākā, zemiena augstiene, ja, tur ieplaka un tā tālāk, ja, un kaut kāda mitruma apstākļi. Jā. Bet tiklīdz tā ir kaut kāda vide, kas ir patiesībā mākslīgi radīta vide, ja kaut kāds trauks, puķikots, vienalga, kas tas būtu, kurā mēs to augu stādam, tad tur jau uzreiz ir gan teiksim, kaut kādi gaismas apstākļi, ja, pirmām kārtām. Tad reizēm ir kaut kādas vietas, kur ir caurvējš un kaut kādi visādi nelabvēlīgi apstākļi, ja, kur tev liekas, viss jau tur esi viss izdarījis, un tur pēkšņi kaut kas neaug, jā, tāpēc, ka tur ir kaut kādas, reizēm ir kaut kādi neparedzamie, jā, kaut kādi apstākļi, kas pēkšņi uzrodās. Bet, jā, ir tās daudzās lietas, kas ir tiešām jāņem vērā, kā tu teici arī par, nosiltināšanu, ja, ir kaut kādi augi, kas ir izturīgāki un kuri varbūt tik ļoti neizsalst, ja. Ir tādi, kas ir jūtīgāki, un varbūt mums arī paši augi ir tomēr kaut kā jāieziemina, ja, un ir tīpaši varbūt kaut kādus tos pirmos gadus, mēs esam nomainījuši viņam to augšanas vidi, ja, un ir tīpaši tie augi, kuri no mazas spraudenīši, viņi nav auguši Latvijā, viņi nav pie mūsu klimata pieraduši, ja, viņi varbūt ir kaut kur vairāk no Rietuma Eiropas, kaut vai tā ir Polija vai Vācija vai Nīderlanda, ja, kur tas klimats ir tāds maigāks, ja, un tad mēs viņu tā kā iemetam tādā mūsu drastiskajā vidē, kur pēkšņi podā un vēl podā un -20 ziemā, ja, un tad pavasarī brīnamies, kad bet izsala, ja. Un kaut vai tā viena nianse, kas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski, jā, ko es arī, tad, kad es mācījos dārzkopību, tad principā tāda puķkopība un tā ir tīpaši kaut kāda tāda terašu, balkona apzaļumošana un puķpodos, visa šī būšana, varētu teikt, ka mums to tā vispār baigi nemācīja, ja, jo tā mana specialitāte bija lauksaimniecība ar specializāciju dārzkopībā. Līdz ar to es esmu mācījies visu, ko gan par labības audzēšanu, gan par lopiem, ja, un par biškopību un mērniecību, un viss kaut kas tur mums bija tādā programmā salikts iekšā. Tā kā, teiksim, tur puķkopība un dendroloģija, kaut kādas tās lietas, viņš bija, tā pastarpināt, tā. Cik tev pašam jāizkož, vai ne? Tik pašam, jā. Un tad jau, kā es saku, tas viss nāk ar tādu pieredzi. Un kaut arī tas, kad, teiksim, tīri puķipodos ir tīpaši, ka mums tie augi rudenī protams, ir jāpamēslo, tas ir viens, ir jāiedod pareizās. Kad rudens sākas puķipodā? Pasakām, jā. Ne jau novembrī. Sākās,
Nu, kad mēs sākam gatavot rudenim? Ar pirmajām salnām, pirms pirmajām salnām. Bet sagatavošana rudenī mums jau sāks vēl ātrāk. Jau vēl ātrāk. Mēs nevaram, tad, kad jau ir salas, sāk gatavot viņu rudenim. Tad mēs vairs nevaram. Tas jau ir jau tas kritiskais, un, protams, katru gadu tas ir, dažādi. Diezgan dažādi. Un tā viena galvenā lieta, kad mums ir rudenī, visi augi kārtīgi ir jāsalaista. Jo tas, ko es esmu sapratis un iemācījies, un pēc tam arī izlasījis, kad ļoti bieži augi izsalst, jo viņi ir sausi, viņi nav pietiekoši daudz mitrumu rudenī nav uzņēmuši. Ja? Mums liekas, tā augs, tā kā mitri, ja, bet mums ir rudenī. Un liekas, bet viņš jau tagad rudenī iet gulēt, ko tad es tur viņu laistīšu, ja? Tur ir tīpaši kaut kādi, teiksim, skujeņi, ja? un arī visi lapkoki. Un tas, ka rudenī mums ir jāiedod viņam arī tas ūdens kārtīgi un principā ir jālaista līdz pēdējiem. Ja tas ir podā. Kā tu tiec ar klientiem galā? Viņi tev klausa? Tad, kad viņi neklausa, jo es pastāstu un es izstāstu un pasaku, kad vajadzētu tā un tā un tā un tā. Un tad reizēm ir bijis, tu jau gan man teici, ka vajag tā, bet es tur aizmirsu, man tur nesanāca, jā. Tā kā visādi, ir visādi, protams, jā. Un tās nianses ir tiešām ļoti daudz, gan arī par puķupodu izmēru, un to es vienmēr saku, varam jau likt tos mazos puķupodus, un varam likt kaut kādas balkona kastes, jā, bet tiklīdz, jo tas puķupods ir mazāks, jo tas augsnes tilpums ir mazāks, sakņu sistēma mums tāpatās, viņa ir liela, bet uz to augu skaitu, uz to zaļo masu patiesībā mums ir uz lielo zaļo masu mazāks augsnes apjoms. Tas nozīmē, ka primāri mums būs daudz biežāk jālaista, ja, un tas ir vienmēr tas, ko es saku, kāds jums ir tas dzīves ritms, jo man arī vienmēr tā pārliecība, tas uzstādījums ir tāds, ka tas neatiecās tikai uz augiem, un vispār ir tā filozofija, tas attiecās uz jebkurām lietām, kuras principā kalpo mūsu labā, vai tas ir apģērbs, vai tā ir automašīna, vai tā ir māja, vai jebkas, lai mēs nekļūstam viņu vergi, ja? Lai viņi tomēr kalpo mūsu labā un arī par augiem. Ja? Lai nav tā, ka tas mums ir kaut kādā brīdī arī tam klientam saka, lai tas nav kaut kāds tāds apgrūtinājums, ja? Ka tev, kungs, tagad tev ir 2 reizes dienā ir jālaist rītā vakarā, jo tur tas puķupods ir par mazu, saule ir nežēlīga, viss kalst ārā, ja? No rīta vakarā, un tad beigās, atkal man tie augi, atkal nepelēja, atkal ir nokalts, ja? Tam visam ir jābūt tādā balansā, ja, ka tas kalpo mums un tas mums sagādā prieku un sagādā pozitīvas emocijas. Nevis mēs visu jūtam kā tādu, patiesībā apgrūtinājumu, ja, kad mums it kā gribās, ja, bet beigās mēs ar to visu esam tik nenormāli pārņēmušies, ka mums vairs nav... Ka mēs laimīgi, ka ziema. Ka mēs laimīgi, ka ziema, ja, ka mēs to neizbaudam. Ja, tas skaistums ir jābauda, ja, lai tas viss ir tā samērīgi. Kā? Arī par dārzu, es domāju, tieši tāpatās. Ja? Kad liekas, mēs tur gribam dārzā to un to un to un to un to un to un to, un tad rezultātā, tad mums jāsaprot, vai mēs to darām paši, vai mēs ņemam kādu profesionāli, kurš nāk un mums to palīdz izdarīt, vai visu, vai vismaz kaut ko daļēji atvieglo, ja? Un lai nav tā, ka, es tur gribu to skaisto zaļo zālienu, ja? Un tad, vai tad mēs ņemam, tagad ir robotiņi, ja? Un ir visādi šīs te lietas, ko mēs varam. Vai tad mēs pļaujam paši, ja? Un tad, lai nav tā, ka pa darbdienām mēs esam noskrējušies pa darbiem, tagad ir sestdien, svētdien, un tad tā ienāc dārzā, Haidī, atkal zāli jāpļauj, atkal kur tas ir aizdauts, kur tur ir jāravē, ja? Un tad beigās tur pienāk svētdienas vakars, tad tu esi norāvies pa to dārzu, ja? Bet tev nav māja dārza. Man ir vecākiem Salkurstos, ir vasaras māja. Bet tāpēc, ka pie tā, ko tu dari, tas nebūtu iespējams paralēli vēl. Tāpēc es domāju, nebūtu iespējams. Bet kāda ir tava dārza dizains, kāds tav ir, ja tev būtu, teiksim, vēl viena dzīve, kurā tev būtu dārs, kāds ir tavs dārs? Kāda sajūta, kāds sajūta dārs viņš būtu? Kāda veida dārs? Dārzā man viena no mīļākajiem augiem noteikti būtu visas graudzāles. Tas ir tā ir mana stihija. Un viņas būtu kā? Pa perimetru, vai viņas būtu, kāda tā izjūta? Tāda diezgan dabīga. Dabīga. Ne tāda baiga aizaugusī pļava, ka tāds baigais angļu dārzs. Man ļoti patīk tie angļu dārzi.
Bet reizēm ir tā sajūta, tā, ka bišku var būt par daudz, kad ir tāds, tiešām diezgan blīvi un ir smuki, bet tā, ka tāds bišku retāks un varbūt ar kaut kādiem akmeņiem un tāds nedaudz smilšains un tāds grafisks, kaut kur varbūt tās bišku Japāņu dārza virzienā, bet arī netik asketisks. Protams, netik ļoti, jā. Bet vispār tava estētika ir tāda ļoti interesanta. Viņa nav ļoti eiropeiska, es tev teikšu. Viņa pavisam nav. Viņa, protams, arī nav japāniska. Kā tu pats jūti, kas tas ir tā kā, kāds ir Jāņa Buševicas stils? Kā tu viņu nosauktu? Kā tu? Ja mums tagad jānosauc, ar deko mēs esam un tas ir Jāņa Buševicas stils. Kas tas ir? Kā viņš atpazīstamība tāda? Tur ir gan arī no kaut kāda dzīves perioda, tas arī ir atkarīgs viennozīmīgi. Jau esmu kaut kādā savā dzīves posmā ar kaut kādu savu gadu bagāžu. Un tad kad tu tā atskaties kaut kādā tādā savā retrospektīvā, tas dzīvē noticis. Un tad saproti, tev kaut kā ar laiku ir kaut kādas lietas un domas un sajūtas tev pamainās. Un pat reizēm tu mēģini izprast, un tu pat neizproti, kāpēc kaut kādā attiecīgajā dzīves posmā tev tā sajūta pēkšņi ir tāda. Ja? Un tev gribās kaut kādas augu, lietu, materiālu, kaut kādas kombinācijas, tieši šādas salikt. Ja? Un tā ir tā brīža kaut kāda tā iekšējā izjūta. Bet, tagad kaut kā viņu noformulēt. Cik kā laikam nepareizi es pajautāju šajā gadījumā, jo redzi kā, tev ir absolūti savs stils, jo arī vieniem no man liekas, Tannis ienāca pie tevis tavā veikaliņā, un viņš teica, es sākumā skatos, kas tas pa veikaliņu, pēc tam skatos atpazīstams stils, un saprat, ka tas ir tavs. Ja, kad tevi pat pazīst pēc rokraksta, jau tātad tev ir savs stils absolūti. Ja? Un kā tev mūzika? Kā tu klausies mūziku? Ir vai tu... Mūzika? Mana kaisla ir Itālija. Nopietni? Jā, es varu klausīties 24/7 itāļu mūziku. Es arī. Veco klasiku, es varu klausīties operu, man nenormāli patīk itāļu opera. Un tur citas valsts var apvainoties, var teikt, ka es esmu pilnīgs muļķis. Bet es uzskatu, ka Itālija ir operas dzimtene, un priekš manis opera ir visbaudāmākā itāļu valodā. Ja? Jā, gan senā kaut kāda tāda vecā pagājušā gadsimta itāļu klasika, gan arī kaut kas tāds mūsdienīgāks, bet tā kā vairāk tomēr, jā, vairāk uz klasiku. Vai cik pārsteidzoši skaidrs. Man jau arī. Manas laikam, kad es kaut ko rādu, kad ir ziema, tad es esmu ieslēgusi itāļu online radiostaciju un klausot. Tu vari itāļus arī mācīties, ne? Es patiesībā, man bija viens tāds posms, kad es tā diezgan intensīvi mācījos, ņēmu privātu stundas itāļu valodā. Bet šobrīd tas, ko es daru, es skatos filmas itāļu valodā ar angļu subtitriem. Es klausos, ir Radio Itālija, kas man ir mīļākais radio, jo tur ir Radio Itālija solo mūzika italiāna, tikai itāļu mūzika, vecā, jaunā, bet tikai itāļu valodā. Kaut kādas pa vidu bišķītiņas ziņas un kaut kas, un tu principā tu ar to valodu tā kā dzīvo, un tad man ir tā sajūta un tā pārliecība, kad jā, mēs varam iet un mēs varam mācīties valodu, un tas, droši vien, ka šajā vecumā ir ātrāk, ja mēs ņemam privātu stundas un tā tiešām intensīvi. Bet tas otrs ir tāds, nosauksim tādu pasīvais mācīšanās veids, ka mēs tā kā maziem bērniem jau neviens nemāca tā kā speciāli, ja, tad tagad, rekur, tas ir tas. Viņš, tos pirmos vārdus, tos pirmos teikumus un frāzes, viņš jau iemācās caur dzirdi, ja. Un tagad mēs vienkārši klausamies vienalga ziņas, mēs klausamies itāļu mūziku, ja? Tas viss pamazām mēs arī kaut ko iemācamies un kaut kāds progress arī notiek. Jā, man personīgi laikam Itālija un itāļu valoda ir kaut kāda saskara tieši tā izjūta ziņā, kaut kur zemapziņā ar klasisko pasauli. Kaut ko sasniegumu Eiropas kaut kādu tādām saknēm, ja? Un tas laikam ir man personīgi, es nezinu kā tev, bet tā ir kaut kāda
ka mēs radām kaut ko jaunu, bet tomēr mums ir kaut kāds pamats, ko mēs esam sajutuši savā dzīvē. Jo pasties, kaut vai ja mēs paskatāmies tādus lielos tādus mākslas, tādus grantus, kas ir vēsturē, tur liela daļa arī ir Itāļi, Jā. Tur ir, tur ir vispār Michelangelo un Botticelli vispār tas periods ir tāds, ka īstā nauda īstā brīdī, Īstā nauda īstajā brīdī un par ko man ir tāda kaut kāda iekšējā smeldze, kad tas ir laikam tāds vecākam arī paliekot, kad es domāju, tāda jaunā paudze, kas tagad ir tehnoloģija laikmets, vai cik forši tur mākslīgais intelekts un tas, un viss, un, protams, ceļojot ir super forši, visas kartes un viss info, ko mēs varam tur nopirkt, attālināt un biļetes un visu kaut ko, bet kad ir kaut kāda savukārt, atkal man šķiet tāda klasisko vērtību izpratne, man tik ļoti ir žēl nostīties, ka man liekas, ka ir kaut kāda degradācija, patiesībā, kaut kādā, teiksim, ja mēs paskatāmies arhitektūru, ja mēs paskatāmies mākslu, cik ļoti smags darbs tur tika ieguldīts, bet kaut vai arī arhitektūra, tās celtnes, kuras ir būvētas pirms cik simtiem un tūkstošu gadiem, un ir vēl šobrīd gan baudāmas vizuāli, gan tehniskā stāvoklī, un bieži vien paskatoties celtnes, kuras ir uzbūvētas varbūt pirms kaut kādiem, kaut vai 10, 15, 20 gadiem, tā skaties, šausmas, tur ir tas nodrupis, un tas nodrupis, un tas tur rūsē, un tas tur jūk ārā. Nav ieguldīts nekas, un tas viss ir kaut kādā tādā, man liekas, tādā vieglā īstermiņa domāšanā, kaut kāda ātrā nauda, lētāki materiāli, kur, uz to brīdi ir, un tur ir tā sajūta, ka kaut kur mēs bišķietiņi degradējamies. Jā, bet laikam te ir tas gadījums, kurā skatoties uz tevi un redzot, kā tu tās lietas dari, tu netaupi ne savu laiku, ne arī līdzekļus, ne enerģiju, lai to, ko tu darītu, izdarītu tā kā vecos laikos. Un tas ir būtiski, un man liekas, ka tas ir pats jaukākais, ka mēs šādā formā varam iedvesmot tam, kuram varbūt ir tā vēlme, bet viņš netiek tālāk. Tam, kuram nav vēlme, tas arī tā paliks. Bet ir kādam, kuram ir tas jautājums. Un viens man ir tas jautājums, mūsu komandai arī jautājums, tu tikai iedvesmo, varbūt saņemties un novest līdz galam. Tā kā šī te paudžu lieta, viņa neapstājas, tādi kā tu to dari. Kā es vienmēr saku, ka tu vari mierīgi likt rokas sirds un teikt, es izdarīju to labāko, ko es varu, nevis tur labi, šī tik tālu, viss, jo man liekas, ka tanī mūsu profesijā un arī dārzus veidojot un ar augiem strādājot, ļoti bieži ir tās situācijas, ir kaut kāds materiālais, kaut kāds budžets, kaut kāda robeža, kaut kas, un man tas ir ļoti bieži, kad tu jūti, tagad it kā tev būtu jāsaka, ok, stop, jo tā nauda ir beigusies, un principā, man par to vairāk nemaksā, viss, čau, darbdiena ir cauri, un es eju atpūsties, Un tad ļoti bieži, tu pieliec vēl kaut ko klāt, vai tev, teiksim, tu esi tur satāmējis un izdomājis, un pēdējā brīdī, liec tu kaut ko stādi un jūti, bet būtu forši, tur vēl kaut ko bišķi pielikt. Un tu pieliec kā no sevis, Un tu pieliec no sevis klāt, un tu nedomā par to, ka, bet man vai par to nesamaksā, vai tur kāds tur novērtēs, Bet tas nenogurdina? Man ir kaut kādā brīdī, man ir draugi arī ir teikuši, bet ko tu tur ņemies, bet tu jau tur pats esi vainīgs, kur tev tur mazāk nopelni, tur kaut ko. Un tad es vienmēr esmu saņēmis pēc tam pats atpakaļ sev to sajūtu un to atziņu, bet es tā jūtos labi. Es tā jūtos labi, kad man tā sava sajūta ir tāda laba, ir tāda tīra, ka tu esi ar pilnu atdevi izdarījis. Tu esi iedevis maksimāli to, ko tu vari iedot. Protams, ne jau vienmēr visu uzdāvinot, bet vienmēr tu pieliec kaut ko
Ja vajag, tu pieliec kaut kādu vēl papildus, varbūt tās kaut kādu laiku, enerģiju, kaut ko pieliec vēl klāt. Zinām, mēs laiku runājam, tā kā Instagramā vispār labo, ja, pa skaisto. Katrā, mūsu jomā, protams, ir ļoti daudz arī šī te garoziņa. Kāda ir galvenā lielākā garoza šajā tavā jomā, kas atšķirās no dārzniecības? Dārzniecība ir sava. Tur ir tiešām, mūsu dārzniecības jomā, man personīgi ir klientūra. Klienti, kur ir ārkārtīgi jauki, tur ir tā, protams, tā fantastiskākā daļa, viņi ir tikpat burvīgi kā augi, zied un smaržīgi un smaidīgi un pozitīvi un pat cauri problēmām iet ar smaidu un mīļumu, ja? Un tas ir ļoti, ļoti viegli to izdarīt, tāpēc, ka mēs visu mainām, visi kārtīgi, tāds, ja? Bet ir tie cilvēki, kuri jau agresīvi, viņš visu tik agresīvi, pat nekas nav noticis, ja? Un tas ir tas, kurā izsit tev vispār to dzīves garšu, jā, riktīgi, un tā rezultāta, viņasim pēc 18 gadu darba, es varu ar cilvēkiem strādāt 1 dienu nedēļā tikai. Ja kaut kā, tad nervu sistēma laikam šokāka paliek, ka gaisa mitrums citādāk un tā. Vajag tos vaivariņus, jā? Jā, vaivariņus vajag, jā, uz muguras daudz un divi, jā, tāds, jā. Un kaut es saprotu, ka viņi ir maz to cilvēku tādi, jā, bet tas ir tāds smag, tā ir tā lielākā smaga, nemirušie augi, nekas nav, jā. Faktiski tas nekas nav. Faktiski tas, kas ir jebkurā tirzniecības jomā. Ja? Vai pakalpojumi, kur mēs ar cilvēkiem strādājam. Jā, kurš tāds. Un tu saproti, ka tā dārzniecība īstenībā 90% beigās ir šis darbs, ja? Un tad tu kaut kur gribi visu laiku iet nirvānā, kaut kādā nirvānā, un tad tu domā, tāpēc man tiem bonzai kokiem vēl tur piegriezt, tur tāds, ja? Tāpēc tu vari aiziet kaut kur meditatīvi. Kas ir tava, dažādi, varbūt kaut cita, vai tas pats, vai tā tomēr ir, kaut kāda, es negribu dārzniecību, es negribu to, garozu, tagad es negribu dārzniecību, kā ir tavā jomā, kas nav tīrā floristika, tā nav, jā, tas ir tāds patiesībā vides radīšana, bet te ir tieši patiesībā tas pats stāsts, jo tas darbs jau ir primāri ir ar cilvēkiem, tas darbs ir ar klientiem, protams, arī ar sadarbības partneriem, un ir reizēm bijušas tās situācijas, un tad reizēm cilvēki izdzird to manu skaudro pusi. Tāda ir. Un tad man atverās kaut kāda tā mana skaudrā šķautne, kaut kāda tas mans tiešums. Un tas ir laikam ir tas, ko daudzi cilvēki tā objektīvi nespēja uzklausīt un pieņemt, kad viņam tā, tieši arī pasaka, jā. Un ir kaut kādas ir tur tās situācijas, tur ir bijušas, un tur reizēm... dažādi cilvēki, dažādas situācijas. Visādi, jā, tur vai par kaut kādu, tur kaut kādu apmaksu, un tad tur kaut ko tev tur velk, un tev tur kavē, un citreiz tev tur kavē baigi ilgi, un tu tur raksti, un tu esi darbu izdarījis, tu esi visu nodevis, un brīžiem tu jūti, tas cilvēks pat tur kaut kādos melos jau ir sapinies, kāpēc tur kaut kas nav pārskaitīts, kaut kur tur nav samaksāts, ja? Un tad citreiz ir bijis tā, kad es saku, ziniet kā? Es saku, nav runa vispār par naudu. Tagad mēs nerunājam par naudu. Jā, jūs tur esat parādi, nav runa vispār par naudu. Es saku, šobrīd ir runa par attiecībām, mēs veidojam attiecības, ja? Es saku, man būs citi projekti, klienti. Es saku, labi, var arī nemaksāt, var tā aizmirst. Ja? Es saku, bet tā jau ir runa, tā ir runa par attieksmi, un tā ir cieņa. Un tā kā es vienmēr cienu gan savus klientus, gan savus sadarbības partnerus, savus piegādātājus, ja?
Un tādā brīdī, nu, ja man kāds nav samaksājis, tad kādreiz tur aiziet kaut kāds tas ķēdes mehānisms, tad tā naudas plūsma kaut kā neiet tādā brīdī, ja? Un tev kāds nav samaksājis, un tu tagad streso, jo tev atkal, teiksim, tur piegādātājiem ir jāmaksā, ja? Un tad ir parasti, tad es vai nu zvanu, vai es tur rakstu, es tur klausties. Nu, un ir bijušas visādas tās situācijas dzīvē, un man ir, teiksim, atkal Nīderlandes partneri, ja, kur, nu, ir kādreiz jātev tur kaut kāds projekts, bet tev tur ir vienošanās, ka tev tā nauda ienāks. Teiksim, vēlāk, tev nav tādā brīdī, tur tāda pietiekoši līdzekļi, ja, apgrozāmie, ko tu vari, nu, tā kā iesaldēt, ja. Tad atkal tur to savu piegādātāju, tu man zvani, klausies, tur situācija tāda, man tur ir tik un tik dienas skaits, tur man ir jānorēķinās, ja. Bet, nu, vai jūs tur varēsiet pagaidīt, ja? Un tādā brīdī, kad tu runā un tu cilvēciski skaidro un tu risini, tad tu visu vari sarunāt, ja? Un tas ir tas, ko es vienmēr saku, nu, tas, laikam, esence šitai atbildē būtu tā, ka mans uzskats, ka bizness nav par naudu. Jā. Un to es arī dažiem klientiem esmu teicis. Es saku, es uzskatu, ka bizness nav par naudu. Bizness ir par cilvēciskajām attiecībām, par mūsu saskarsmi, ja? Un mūsu to, kā mēs strādājam. Ja? Un tas, kā es strādāju un kā es attiecos, tas galvenais ir, kad es jūtos labi. Man ir nu, tā mana sajūta ir forša, jo nu, man ir tas uzskats, nu, kā tu attiecies pret cilvēkiem, tā principā attiecās pret tevi. Ja? Un tad, kad tu runā un tu principā visu dzīvē var sarunāt, un man ir visādi situācijas bijušas, un tad, nu, tev ir foršas attiecības, un tev nāk pretīm, un tev saka, jā, ok, mēs tur varam tā, un mēs tur varam šitā, un kaut kādas nestandarta situācijas, mēs tev tur varam atvest, tur, teiksim, uz objektu, tur preci vai vēl kaut ko, nu visu kaut ko tu vari sarunāt foršā veidā, tu vari forši sadarboties. Ja? Un tad brīdī man liekas, nu, ka tu esi tāds skaldu un valdu, un tev liekas, bet es jau maksāju. Ja? Nu, ir man citreiz tādi klienti, ka viņš ienāk, ja, un tad, apmēram, piķis nav problēma. Ja? Un es nezinu, man šī brīdī man ir šitā, ja? Kad paga. Nu, tu neesi bordelī ienācis. Ja? Kad tu tagad, arī tur varētu arī atrast. Ja, kad tu nomet tā kā piķi, ja? Un kad es tagad darīšu visu par tavu naudu. Ja? Nu, te ir tas, te ir, man liekas, tā kaut kāda tā biznesa šķauna. Bet šī te varētu baigi gari runāt. Jo man liekas, ka tā ir tēma tāda, kur... Smalka tēma, bet to būtu pat no bērnības jau būtu jāmāca skolā faktiski. Saprast to, ka tiešām, ka tā, ja arī tā, ja tu puisīt vai meitnīt kādreiz būs ļoti turīgi saprast to, ka viss nav par naudu, nevis tāpēc, ka emocionālā formā, bet arī pat tu nevari dārzu uztaisīt tik tāpēc, ka tev ir nauda. Ir pat jāpagaida, tas māca, jā. Ne visu var, lai cik tu vari maksāt, ja ne viss ir izpildāms šeit un tagad. Ne laimi tu vari uzreiz nopirkt, ne dārzu uztaisīt, ne arī nopirkt labu speciālistu, ja tev attiecības būs tādas, kāds ir. Tev attiecības būs tādas, kāds ir. Un ko es esmu sapratis? Kad ir kādreiz, jā, kaut kā, es nezinu, vai tas zvaigznēs, vai horoskopos, vai kas, vai vienalga kāda šī teiksim, nesakritība. Kaut kā tie zilbreti tev ar to klientu nesakrīt, un tu jūti jau kaut kā sākumā. Nav, ja? Nav tas kontakts, un tad citreiz ir bijis, labi, bet ir foršs projekts. Zin kā, tā kā, no serijas. Davai, labi. Varbūt tomēr. Tā kā, tā kā sakot zobus, un pēc tam saproti, nav. Un tad tur aiziet, un tad tur aiziet vispār tur kaut kādas problēmas, sarežģījuma ķēde, ja? Ja tev nav, tad tev nav tas kontakts, ja? Un tad tev vienkārši, ok, viss, ja? Jo tas, man liekas, ir tikai normāli, kad šajā pasaulē mēs esam visi tik ļoti dažādi, ja, un ir tas labais latviešu teiciens, ja, vienam patīk mamma, otram meita, trešam kleita. Ja. Un man liekas, tas precīzi vienmēr strādā, jo tu nevari patikt visiem, ja. Tu neesi tas piečuks, ja, kurš patīk visiem, un tas ir tikai normāli. Ja, un ir jāstrādā cilvēkiem kopā, kuriem ir kaut kāda kopēja sajūta, kopēja vīzija, ja, kaut kāda šī sadarība veidojās, ja, un tiklīdz ir tā sajūta, ka viņa nav, tad nav jēga vispār cerēt, kaut kā viņi varētu atnākt. Ja. Viņi neatnāc. Un, protams, tā ir tā klausīšana mūsu
intuīcijai. Intuīcija kā dziļa zemapziņā nostiprinājusies pieredze. Ja, tas kaut kur apmēram. Tā intuīcija ir kaut kāda. Tiešām ar gadiem mēs vairāk iemācāmies viņu dzirdēt, vai ne? Un tāds visās jomās tādi. Protams, ir grūti teikt, tiksim, tādu. Arī to nākotnē mēs kaut kā ejam ar to intuīciju, mazliet, uz kuriem mēs virzamies. Ja, tāds kaut kāds virziens. Šobrīd tev ir tā, ka tev ir tev ir ļoti, tiešām tāda pērle Rīgas vidū, Matīs ielā 16, vai ne? Tāds tiešām pērle, tur, kur ne katru dienu tu pieņem, vai ne? Jā, mēs sapratām pēc pagājušās vasaras, kad ir ziemas sezona un cilvēki vairāk ir aktīvāki pa pilsētu un pa Rīgu, tad mums ir studija, ir darba laiks, jā, un tā kā durvis ir vaļā. Bet tagad vasaras sezonā mēs sapratām, ka jā, principā mēs arī vairāk ir kaut kādi projekti un izbraukumi, un tad sanāk tā, ka cilvēki Rīgā ir maz, un bieži ļoti reti arī kāds varbūt tās ienāk dienas laikā vasaras sezonā, un kad tad nav jēga, tu tā kā sevi tu tā kā piesieni, kad tu apsolies, jā, un es tagad tur būšu no 10 līdz 5, vai tur, teiksim, tas darba laiks, jā. Un tad nav kreņķis, un tad citreiz atkal ir bijusi tā sajūta, jā, bet tad ir jāskrien uz objektu, un tad mēs tur liekam sociālos tīklos šodien. Mēs nebūsim, tad mēs liekam zīmīt durvīs, mēs šodien esam projām, jā. Un tad mēs sapratām, jā, vasarā tā kā mums ir tāds vasaras brīvais tāds režīms, un tad ar ziemu atkal tad ir bišķītiņi savādāk. Jo, principā, tā ir vides dizaina studija, un viņi ir vairāk, tāds, varētu teikt, birojas un studija, kur ir kaut kādas lietiņas, gan teiksim, tagad botāniķis un altņēmiķis, gan... to jau var arī internetā pasūtīt. To arī var internetā, un ir kaut kāda bišķītiņa interjera aksesuāri un kaut kādas lietas, bet, principā, tā ir vairāk darbnīca un tāda vairāk tāda radošā darba telpa. Tu gribi paplašināties? Tu redzi paplašināšanos vai tu neredzi? Nē. Tu gribi šis juvelieris, kāda ir tāds, tāds dārs, teiksim tāds vidas juvelieris? Man teiksim tāds viens labs sens draugs, tā kā labākais draugs, kā es saku, kā angliski ir tas best friend, jā, ar ko tu, teiksim, gadiem draudzējies, un viņš saka, bet tev tur vajag tādu lielu, tev tur vajag tādu angāru, ka tu tur tā vari tur kaut kur tur pazaudēties. Es saku, liecies tu mierā ar to savu angāru. Es saku, paskaties, vai tad Latvijā angāru trūkst, jā? Tev un angārs. Es saku, angāri ir, es saku, tas ir jāsajūt, ja? Nav jau vienmēr, viss ir mērāms kaut kādā kvantitātē, ja? Cik tev tur kaut kāds, tur, es nezinu, abnormālais sortiments un vēl viss kaut kas, ja? Un kaut kādā brīdī ir jāsaprot, kur mēs dzīvojam un cik, teiksim, mēs vispār, ja, jo Latvija mēs vispār esam, tādā salīdzinājumā mēs esam ļoti mazi, ja, tie nepilni 2 miljoni. Tev tie pietiek emocionāli, vai tev plaši, teiksim tā, tu esi ļoti talantīgs, tāpēc jautāju, man brīžiem ir par maz. Man brīžiem, jā, man liekas, man nav pat runa varbūt tās par kaut kādu... Nē, tā ir. Bet tad, jā, piemēram, kaut vai tikko es svaigi atgriežoties no Nīderlandes, ja mēs salīdzinām, kaut vai, teiksim, Nīderlanda ar Latviju, ja, nerunājot par to, kad... Protams, mums ir postpadomu valsts, visas šīs sekas vēl joprojām, es domāju, ar kurām mēs tomēr vēl, paudzēm jānomainās. Paudzēm sadzīvojam, ja, tā teiksim, nevis cīnamies, bet sadzīvojam, ja. Tad Nīderlanda platības ziņā viņi ir mazāk par Latviju, bet viņi ir 17 miljoni, ja. Pabraukājot, paskatoties, teiksim, cik mums ir aizauguši grāvi, pļavas, kaut kādas neapsaimniekotas teritorijas, ja? Tur tu brauc, kur tu gribi, tādu vienkārši fiziski nav. Ja? Tur, principā, katrs stūrīts, viņš ir apgūts. Ja? Protams, jā, ir kaut kāds ceļmāls kaut kas, bet viņš principā ir apgūts. Ja? Un tas, kā cilvēki māk izmantot savus zemes resursus, ja? Un kā māk, patiesībā, veidot biznesu un attīstīties, tas ir fenomenāli, ja? Ka tik maza valsts, bet viņa ir tāda, es teiktu, Eiropas tāda stiprā serde, ja? Kura tomēr lielākā daļai viņa asociējās ar ziediem, ar augiem, arī ar dārzeņiem, ja? Viņa ir tāda lauksaimniecības mazais Monako vai mazā, teiksim,
mazais Vatikāns, ja, kur liekas, kā var, bet... Sīpolpuķis, viss, tikai Holanda, mēs varam, runāt par kaut kādām lietām, kas mums nav visai pat otru Holandas aug, bet ir lietas, ko mēs varam tikai no Holandas. Jā, tā tas ir, viņi ir pietiekami attīstīti. Ja mēs paskatāmies arī tādā lauksaimniecības līmenī, tādā profesionālā līmenī, ja mēs paskatāmies tās hektāru mega lielās platības, kaut vai kas ir zemstikla platības, ja, kur nenormāli daudz tiek audzēti augi un ziedi, ja, cik cilvēki apsaimnieko, ja, kādas ir šīs visas tehnoloģijas, visi pludināmie galdi, datorizēti pilnībā, visa mēslošana, viss pēc gramiem, pēc visiem laikapstākļiem, visi termostati, viss. Vienkārši skaties un wow! Tur ir kosmos, jā. Tur ir kādi jaunumi būs uz rudens pusi? Vēl, no pagājušajā gadā bija amarīļi. Jā, amarīļi būs, bet tur ir idejas un nedaudz transformēsies. Jā, tāpēc, ka zinu, ka tu nevari 2 gadus pēc kāds, tas neesi tu. Nē, ir vēl kaut kādi pāris tādi jaunumi, par kuriem es neesmu stāstījis, bet tie būs jau ātrāk. Principā viņi jau ir, tur viss jau ir gatavs, bet, kā jau tu zini, es varu pačukstēt, jo patiesībā kaut kur es esmu to stāstījis un kaut kur jau tas viss ir aizgājis, bet viņš nav tā kā, teiksim, internetu veiklā, viņš man tagad studijas plauktākā paraugs viņš ir, bet tāpēc, ka nav viss līdz galam, nav vēl salikt tie punktiņu zīmi, teiksim, tur nav video, nav iefilmēts, nav tas viss pilnais cikls, bet pēc Ziemassvētkiem bija tā, kad klienti jautāja, bet baigi forši tie amarīļu dāvanu komplekti, tā kā baigi foršā dāvana. Bet vai var iegādāties? Saka, nē, principā, Hippeostra amarīļu sezona, šogad viņa patiesībā pat bija diezgan gara, man liekas, ka vēl aprīlī mums vēl kaut kas vēl bija, ne gluži vairs sīpoli, bet jau kaut kas ko mēs modinājām, jā. Bet vairs nebija sīpoli, mēs nevarējām vairs tos dāvanu komplektus piedāvāt. Un tas domāju, bet kaut ko vajag, kaut ko arī, kaut ko interesantu, kaut ko foršu, kaut ko tādu radošu. Un tad tas, principā, ir tādi divi, viņi kaut kā vienlaicīgi tā ideja tā kā radās, kad, vajag labi. Divi tādi dāvanu komplekti, un viens dāvanu komplekts ir mikrozaļuma audzēšanas komplektiņš. Bet atkal pa smukam. Atkal ir melnā kaste. Tad ir smuka paplātīte ar 4 kantainiem podiņiem, kas ir tāda, es tagad precīzi vairs nepateikšu, negribu samaloties, respektīvi no pārtikas ražošanas bio tādi pārpalikumi. Vizuāli viņa izskatās pēc terakotas, bet principā viņa ir tāda tā kā plastikas bio kaut kāda šķiedra. Tad kastīce. Podiņi ar tādu paplātīti, kur mēs varam visu forši laistīt, audzēt. Protams, ir augsnes paka, tad ir dažādas mikrozaļumu sēklas bioloģiskās, kuras mēs varam sēt. Tad ir pulverizators, jo sākuma procesā ir skaidrs, ka mēs ar lēkānu laistīt nevaram ar lielu strūklu, jo tad tur viss smalkās sēkliņas, tur viss saskalojās un nekas labs vairs nesanāk. Lai to augsnīti mēs tur netraumētu augsnes virskārt, tad mēs tā forši sākumā ar pulverizatoru viņu rasinam. Protams, arī cimdiņi. un, protams, arī tā kā, jā, tas viss pilnā tā kā pamācība, ko tur, kā mēs sējam, un priekš tiem, kam tas varbūt tās ir kaut kas jauns. Un tas otrs ir priekš mūsu četrkājiem draugiem, priekš kaķiem. Tāds arī zaļumu audzēšanas komplekts, respektīvi kaķu zāles. Kur arī būs arī trauciņš, arī augsne, formai plants un auzu sēklas. Vai bioloģiskās. Redz, cik tāds ar tādu praktisko darbošanos. Tāds, zin kā, man ar tiem mikrozaļumiem nekad īsti nestāv, jo tajā laikā kaut kas man noprūktas. Ja es paspēju ātri nogriezt. Tā, kad būs pabeigts tas process, tad viņi dabūs varēs iztestēt. Es iztestēšu, es skatīšos tev video un pēc viņas. Jo pats es esmu sējis un patiesībā, vienkārši. Protams, ka vienkārši elementāri, bet tad arī brīdī es saprotu savus klientus, jo kur aizmirst apliet, izdara šito kaut ko.
Nu, tā pliešana gan, bet tur tā ideja ir tāda, ka viņš jau ir tādā nelielā formātā, un tev jau viņš nav, tu viņu kaut kur acu priekšā, tu visu laiku viņu arī turi, un tad rītā vakarā, tad, kad dzer to rīta kafiju, tad iedod nepareizā vietā, man nebija uzlikt vienkārši. Varbūt nepareizā vietā kaut kur noliek, varbūt kaut kādas palodas tālu projām, kur tu vienkārši viņu neuzvaktē. Nē, skaisti, traki skaisti. Jāsaka tā, šis projekts, tas ir vienkārši, tas ir tik ļoti skaists projekts. Viņam bija jābūt vienreiz Latvijā, jā? Jā, viņam vienkārši bija jābūt, tāpēc, ka kaut ko tādu ļoti gribējās. Jā, es esmu ārkārtīgi priecīga, ka tu to esi izdarījis, jā, ka tas ir, tāpēc, ka tas, es domāju, ka viss skaistāk. Jā, tālūk, jā. Tā kā es esmu ārkārtīgi laimīga, ka man ticis šis te komplekts dāvanā. Ārkārtīgi, jā. Mums arī tev ir dāvaniņa, bet par jums abiem ar Sandri. Maza dāvaniņa no mūsu mikrokultūras. Nav iepakots, jo mēs tik skaisti neiepakosim kā tu. Vēl angliskā versija mums būs arī Latvijā. Tas ir kaut kas, ko es nezinu. Nezini? Nē. Šis te arī no dabas ņemtais, tās ir Fulvīns. Viņš tāpēc uz to travel gastro mēs tā kā nosaukumu uztaisīja, tā kā, bet patiesībā tā ir Fulvīns skābe. Fulvīns skābe, kas ir kā transportviela, un viņi pat klāt pie tava esošā dzīvesveida. Ja? Viņi vienkārši aktivizēs to, ko tu labu ēd, lai tev viņš ātrāk iedod organismā. Ja? Jo tāpat jau augiem, ja? Mēs varam dot, bet tas ir, kad viņš kaut kādā momentā neuzņem. Bet patiesībā viņš vēl ir fantastisks. Mēs tās viens pirms Jāņiem ir tā, ka tie, kur kā mēs uz Jāņiem vien kaut ko tu pārēdam, bet mēs pat daudz iedzeram, ir cevišķi Rosols pīrāgs, jā, un patiesībā arī var būt, zini, kā tā saules vai šampānietis, kurš tu neesi ikdienā, pat pieredzis, jā, teiksim tāds, 2 kapsuliņas no rīta baigs svaigs. Tieši no šīm te viņš ļoti smuki tieši, tāds, jā, un šis tas ir kā pulškoks, jā, tas ir tagad šobrīd beidzot visi zina, jā, tas ir, man ir, tas ir labs, jā, un tagad, bet tas ir labs, to mēs ļoti sen jau, bet, beidzot arī tur vēl gastro formā. Un tik smuki viss. Tā lēnām, mēs tā lēnām. Pa melno. Pa melno, jā. Kaut kā ir. Ko tu tur tālu aizies, ja? Bet šit, labi. Man jau arī uz to melno vēl. Vēl, tur neko nevar aiziet tālu, bet mums baigi skaisti, jāsaka tā. Jāni, liels paldies. Liels paldies, ka tu Tev paldies. Atnāci, ka tu veltīji savu laiku, jo šajā laikā ir ļoti dārgs laiks. Tas ir ļoti dārgs. Laiks vienmēr ir dārgs. Jā, sevišķi šajā sezonā. Un paldies visiem, kuri bija arī mūsu sarunā līdzi. Tiks tā, priecīgus Jāņus, nolīgot priecīgs visiem. Jāņus, lustīgus. Jā, lustīgus Jāņus, tādus īsti, tādus latviskus. Jā, tad tāds rīktīgi latviskus, arī visiem Latvijas iedzīvotājiem, ne tikai latviešiem, vai ne? Tāpēc, ka mēs šeit esam. Un tas ir forši, ka mēs visi šeit esam. Un tas ir forši, tā kā, un tiekamies atkal. Un zināt, man ļoti gribas kādu meistarklasu šeit pie mums. Uz Rīkosim, jā? Labi, tādu, ko tu izvēlēsies, man patika. Ja? Labi, man ļoti patika. Man arī patika, tas bija vienkārši kreisi. Kabrioletā riktīgi forši, mājīgi, plaši, lai gan mēs bijām daudz, bet bija ļoti forši. Jā, mēs arī negribam paplašināties, tā kā ir. Jā. Paldies tev. Paldies visiem, un tad jau uz tikšanos. Uz tikšanos.